Prieks, ka jūs atsaucāties, atradāt laiku. Mums ir pusotra stunda šodien. Tas nenozīmē uz visu atlikušo dzīvi. Un man interesi ir pēc deklarācijas un rīcības plāna valdībai tātad iet nākošajā solī tālāk un paņemt vienu konkrētu tēmu, kas saistās ar mācību saturu un procesa organizāciju un uzlikt uz galda dažādas argumentus un piedāvājumus tālākajām darbām par to, kas ir jāsaglabā, kas ir jāpārveido, kā arī kādas idejas par to, kā konkrēti galvenais pārveidošanu mēs varētu risināt. Es ļoti aicinātu arī nepavadīt 90 minūtes tikai diskutējot, kad jābeidz mācību gads. Jo tā patiešām ir bijusi sekundāra tēma, un tā var novērst sarunu no centrāliem jautājumiem, kas ir par mācību satura formu un izkliedi. Mans piedāvājums ir tāds, ka es esmu gatavs, protams, atbildēt uz jautājumiem, ja vajag un nepieciešams, bet varbūt šo izmantojumu vairāk pasakot viens otram, nevis tikai man, kas ministrijai jādara. Ja? Mēs formulējam argumentus, mēs formulējam nostājas, varbūt vērtējam viens otru, un ar jūsu atļauju, lai arī es neesmu pilnīgi objektīvs, dēļ tā, ka es esmu arī ierosinājis šo, es varētu mēģināt tā kā moderēt to pasākumu, ar jūsu atļauju. Ja? Un pacensties panākt arī situāciju, ka visiem un visām ir vairāk mazāk laiks izteikties. Tāpēc es formulēju ļoti ģenerālu jautājumu. Mācību satura, procesa, organizācijas izmaiņas, virzieni, argumenti nemainīt, argumenti mainīt, ko? Raujam vaļā. Tas ir brīdis, kad var runāt. Tas ir brīdis, kad var sākt. Jā. Pirmais, es kā maza bērna mamma, un jau pieaugušas meitenes mamma, apmēram pieredze ir un ir skaidrs, kas ir svarīgi. Tad es gribu likt uzsveru uz to, ka mazajās klasēs noteikti ir jāsaprot, ka tam mazajam bērnam gluži nevajadzētu sēdēt visu laiku solā un nebūtu svarīgi sēdēt visu laiku piekautam. Jo mazam puikam, kuram ir 7 gadi, viņam jau ir ļoti smaga koncentrēšanās uz to, ka viņam ir jānosēž solā, neskatoties uz to, ka viņam ir jāmācās arī kaut kas apkārt. Tā kā būtu ļoti labi, ja maksimāli maziem bērniem liels mācību process būtu integrēts kaut vai sportā, varētu mācīties arī matemātiku. Ir daudz piemēru, kā to visu var izsināt. Vienkārši ir jādomā par to, ka bērnam vismaz mazajiem pirmajās klasēs arī daudz jākustās. Un daudz jāpavada laiks ārā. Tas ir tas. Es domāju, skolas laiku. Tā kā, kad es skolā sāku ciet. 1., 2., 3. klases 4. Labi. Jā. Gan varbūt es varu palūgt jūs pateikt, pirmo reizi, kas jūs esat, jo nav tā, ka mēs visi viens otru zinām, tā kā... Tad es varbūt sākšu par to, ka es esmu vecāku iniciatīvas grupas Nauda seko bērnam, pārstāve Diāna Blūma. Esmu Jāna Siņovska, vecāka par izglītību, un faktiski tas, ka es visādā ziņā apsveicu šo reformu un iniciatīvu, man ļoti patīk. Un mums uztrauc vairāk saturs nekā forma. Tāpēc man arī patīk runāt nevis par mācību gada garumu, bet kā mēs to darām. Un viens no jautājumiem, kas ir valdības plānā un pret ko mēs iebilstam kā vecāki, ir apmācību sākšana no 6 gadiem, jo mēs uzskatām, ka bērndārza vide šobrīd ir daudz vairāk gatava strādāt ar bērniem tieši līdz 7 gadiem. Un kas ir tas, kas mūs uztrauc, ir šobrīd sākumskolā ir ļoti daudz problēmas, ka bērns aiziet uz sākumskolu, grib mācīties, sākumskolā negrib. Un līdz ar to pātrināt šo procesu, es domāju, pie pašreizējās situācijas nav vēlams. Tā kā labāk viņi ir atstāt bērndārzā, lai viņš 7 gados vēl grib. Jūs pieļaujat situāciju, ka skolas mācību programmu varētu īstenot arī bērndārzā 1. gadu? Jā. Tas nozīmē, ka var sākt mācīt skolas programmu no 6 gadiem bērndārzā.
Runa ir par vidi tieši. Jā. Jo, paskam, izglītības process, kā jūs saprotat, notiek jau agrāk. Tas nav tā, ka sākās tikai 7 gadu vecumā no 1. klases, vai ne? Tieši tā. Skaidrs, ka bērnam var iemācīt lasīt arī 2 gados ar metodiku. Jautājums, vai mēs to atbalstam, vai tas ir nepieciešams. Bet svarīgi ir tieši mācību forma. Un tā kā vide, kur tas ir. Un vide. Un arī, es domāju, ka bērndārza audzinātājiem ļoti daudz ir apmācīti bērnu psiholoģijā. Līdz ar to viņi daudz labāk iesaistās audzēkņu konfliktu risināšanā. Un viņi arī daudz vairāk strādā, rūpējas par bērnu labsajūtu. Tīri to klimatu, kas rada bērnu atvērtību jaunajai informācijai. Rezultātā viņš iemācās bez piespiešanas. Tikpat labi to pašu bērndārs pēdējās grupiņas jau kaut vai to pašu 5-6 gadnieks jau tāpat kā Anglijā var nosaukt par 1-2 klasi un būs tieši tas pats, ja viņi paliek turpat bērndārzā un bērndārs vidē mācās, tikpat labi tā var arī būt 1. klase. Kāda starpība, kā mēs to nosaucam? Mēs izsakam viedokļus tagad, ne? Tā kā saprotiet, tā kā es tagad pieķeksēju un jā, vai... Jā, es varbūt labprāt turpinātu Aitūnas ar savu Latviju pārmaiņu iespēju skolām. Patiesībā Latvijā ir tradicionāli pirmskolas posms saistīts ar izglītības sistēmu. Tas ir ļoti atšķirīgi no daudzām citām valstīm. Tur mēs patiesībā esam soli priekšā. Un man liekas, ka to patiešām, kā jūs teicāt, to labo vajag izmantot, bet nevajag norakstīt skolu. Un droši vien uzdevums ir, lai tā sākuma skola nevis tiktu par vienu gadu atlikta un tad ķersimies pie tām šausmām klāt, bet lai sākuma skolas kvalitāte uzlabotos. Un šī ir pārējais starp izglītības pakāpēm, tad tik ļoti labi norisinās tad, ja skola un pirmskola ir ciešāk saistītas. Un Latvijā ir ļoti daudz labu piemēru, gan tur, kur mazajās skolās samazinājās skolēnu skaits, gan 5-6-gadīgie, gan pat mazāki bērni ienāca skolā, un tur patiešām ir cita sajūta vecākiem un cita sajūta bērniem. Bet es domāju, pamatā ir dažas citas lietas. Lai tas mācību saturs gan tiem mazajiem, gan arī tiem lielākajiem ir vairāk saistīts ar dzīvi un ir interaktīvāks. Un man liekas, tas ir tas, ko mēs sagaidām gan 1., gan 9., gan 12. klasē, un to arī liecina skolēnu aptaujas. Lai mācīšanās ir aktīva, un lai tas varētu notikt, ir varbūt patiešām jāpadomā, vai tas akadēmisko zināšanu apjoms, kas pašlaik ir ietverts standartos, viss ir aktuāls. Un tieši caur šo aktīvo mācīšanos un saikni ar dzīvi mēs nonākam līdz pilsoniskai līdzdalībai un aktivitātēm. Tad tas vairs nav kaut kas atrauc, bet tā ir vienkārši daļa no tā, ko skola dara. Caur mācību priekšmetiem, caur ārpusstundu aktivitātēm, caur visu, kas tur notiek. Un es domāju, ka Latvijā ir ļoti, ļoti daudz labu piemēru, kas ir bijuši kā projekti, bet viņi visi kaut kur paliek gaisā un netiek iestrādāti sistēmā. Kāpēc? Varbūt tādēļ, ka nav īsti skaidrs tāds 1-pret-1 norādījums, ka tas ir mainstreamojams, ka tas ir iekļaujams sistēmā. Tāpēc, ka tur ir tomēr vairāk jāpiepūlās, bet varbūt arī tādēļ, ka mums šajā pēdējā 10 gadē, varbūt pat es teiktu, ir attīstījusies tāda projektu domāšana. Mēs uzrakstām projektu, īstenojam, atķeksējam un ejam pēc nākošā projekta. Un šeit varbūt skolai kopā ar pašvaldību trūks tāda redzējuma, bet kādu tad es gribu savu skolu, savu pašvaldību redzēt. Un tad projekti ir tikai mazliet ieģelīši, kas palīdz uz to vīziju uz priekšu virzīties. Un te mēs laikam nonākam līdz tai autonomijai un atbildi, lai uzņemtos atbildību par to, kas notiek manā skolā, manā pašvaldībā. Jā. Es varbūt no višku cita galva, bet paturpinot daļai. Marija, pasakiet, kas jūs esat? Es atvainojos, Marija Golba, izglītības politikas pētniece. Paturpinot tā, es teiktu par autonomiju un tā tālāk. Es domāju, ka mēs tik un tā šajā sarunā nonāksim līdz skolotājiem. Es vienkārši atveiktos, būs tas cilvēks, kurš to izdarīs. Man liekas, ka ir ļoti būtiski, lai skolotāja darbības, skolotāja amata apraksts tika pieskaņots tām, kādas pārmaiņas mēs vēlamies redzēt izglītībā. Pašlaik ar tarifikāciju, ar šo pēcpadomīsko sistēmu, kad ir atsevišķi jārēķina samaksa par katru stundu. Tas viss ir pilnīgi neiespējams, jo tā ir pilnīgi cita birokrātiska domāšana. Tā ir vieta, lai domātu par radošumu saturu, mēs domājam par šīm lietām. Un otrkārt, protams, ka skolotāji vēlās atzīšanu par savu darbu. Mēs zinām, ka budžeta iespējas neļauj īpaši grēzni apmaksāt pašlaik šo darbu. Bet es domāju, ka tikpat būtiski ir, lai būtu skaidra sistēma, par ko un kāpēc tiek piemaksāts. Pašlaik tas ir
lielā mērā tam ir saistīts ar skolas labu gribu. Ir skolas pat, es dzirdēju vakar, kas ieviesušas pēc kvalitātes pakāpēm jau tagad piemaksā skolotājiem. Bet tas ir atkarīgs no direktora labas gribas praktiski. Es domāju, ka jo ātrāk mēs saliedēsim šo sistēmu, izvērtēsim, vai tas kvalitātes pakāpes mums der, kas projektē ir izstrādātas, vai vajag kaut ko citu, bet kvalitātes kvalifikāciju, kaut kāda sistēma, karjeras virzība, alga atkarība no kvalitātes un darba kvalitātes, nevis vienkārši, kā mums ar pašvaldību paveicās, vai ar direktori paveicās, vai nē. Un otrais, kas ir nepieciešams, tad amata apraksts, 40 stundu darba nedēļa, piesaista kvalifikāciju un darba kvalitāti, un otrais ir komandas darbs, kas jau kopš 90. gadu vidus praktiski tiek uzskatīts par skolotāju kvalitatīva darba pamatu, vienu no, protams. Bez komandas darba ar vadību, ar vecākiem, ar psihologu un tā tālāk, tas līdz galam nav iespējams, arī labs autonoms modelis skolā nevar bez tā izveidoties, bet, lai tas būtu iespējams, cilvēkiem jāmācās, kā to darīt. Vajag vienkārši ieguldīt šajā ziņā treniņos un kapacitātes celšanā. Jā, Andrej Rušs. Andrejs Mūrnieks, Latvijas pedagoģa dome. Pilnīgi piekrītot iepriekšējiem runātājiem, es domāju, kā to visu izdarīt, jo skaidrs, ka ir nepieciešams atraktīvāks saturs, interaktīvāks un tā tālāk. Tas nozīmē, ka tā ir metodika. Bet galvenā problēma ir tā, ka tiecoties uz šo mērķi jau 90. gados, mēs iedomājamies, ka dodot pedagogam pietiekoši lielu brīvību, tas pats par sevi novedīs pie visu šo jauno lietu ieviešanas skolā, bet diemžēl tas tā nenotika. Kāpēc? Tāpēc, ka ir pa maz dažādi atbalsta mehānismi pedagogam, lai viņš būtu radošāks, interaktīvāks un tā tālāk. Pat vairāk atsevišķie mehānismi tiek samazināti. Es tagad nezinu, varbūt arotbiedrības var pateikt, kā ir ar metodisko apvienību vadītāju darba apmaksu rajonos. Tad tie cilvēki, kas kaut kādā veidā vienu mācību priekšmetu ietveros, mēģina koordinēt šo te metodisko darbu. Otrā lieta ir pašu pedagogu iniciatīva, kas jau 10 gadus, manuprāt, tiek kavēta vai slāpēta, jo ja kādreiz 90. gados pedagogu profesionālās biedrības asociācijas varēja vadīt kursus, un viņām bija, tā teikt, zaļā gaisma, tad tagad daži birokrātiski nosacījumi to praktiski kavē, un es esmu ļoti priecīgs, ka valdības deklarācija ir šie punkti par to, ka pedagogu būtībā profesionālajām organizācijām būtu jāuzņemas atbildība par šo te pedagogu sagatavošanu. Būtībā par atbalstu pedagogam viņa kvalitātes uzturēšanā, profesionālās meistarības uzturēšanā. Bet, protams, ka šobrīd varbūt šīs biedrības ir pietiekoši vājas, jo kādus 10 gadus nekas šajā virzienā nenotika, vai notika ļoti maz, tad, protams, ka tas būs pakāpenisks process, kā viņus iesaistīt un uzticēt lielāku atbildību pedagogu sagatavošanā. Kas attiec uz problēmu, vai vajadzētu atvieglināt izglītības saturu. Tur būtu tomēr stingri jādiskutē par šo jomu, par šo problēmu, jo drīzāk jautājums nav par atvieglināšanu, bet par formām, kā šo saturu, kas jau diezgan atvieglināts ir dažādos standartos, kā viņu padarīt vienkārši skolēnam interesantāk, un kas tie par instrumentiem būtu, kas pedagogam to prasītu, ļaut īstenot un arī atbalstīt viņu, lai tas tā notiktu. Es varu noprovocēt vienkārši tā, lai drusku piešķirt vēl dinamiku, es te nocitēšu salīdzināmos datus no erudīgas, ko noteikti cilvēki zina. Dabas zinātnes valstīs Eiropas Savienības Latvijai no 1. līdz 9. klasē 590 stundas, Zviedrijā 800, Somijā vēl vairāk. Sports. Tas ir zin par stundām, ja, bet tas galā arī par tā kā noslodzi. Latvijā 400 stundas, Zviedrijā 500 un Somijā vēl vairāk kā 500. Tieši par sportu? Jā. Fiziskā izglītība, physical education, tas drīzāk ir domāts tās, vairāk vai mazāk. Un tur par citiem ir kā citādi dati. Šis ir tēma, par ko mums diskutēt. Tas varētu būt. Proti, dabas zinātnēs, piemēram, mums ir atšķirības par vairāk kā 200 stundām visā šajā 1.–9. klases salīdzināmajā posmā. Un sportā savukārt mēs mazāk, ja? Sportā arī mazāk par vairāk kā 100 stundām, kas nozīmē, protams, ko paliekam turpat, pārstrukturējam, palielinām, vai vispār šī tēma ir diskusijas vērts saistībā ar mērķiem, uzstādījumiem, iespējām, vai mēs te pieļaujam kaut kādu dažādību. Manuprāt,
pietiekami konkrēta lieta, vai ne? Jā, bet te jāskatās ir arī interešu izglītības jautājums, ja, jo daudz lietas, kas nenotiek tieši skolā, tieši tajā stundu uzskaitītajā darbā notiek drusku vēlāk. Ja? Un, protams, tas nav pieejams varbūt visiem skolēniem. Un mans tas piedāvājums būtu mēģināt skolās apvienot abu šīs programmas, proti interešu izglītības programmas ar valsts vispārējās izglītības programmām. Tā, lai skolēns no rīta mācītos tās stundas, ja, kas tur ir, bet kad pēcpusdienā turpinātos kaut kas citā formā, atraktīvāk, jā, varbūt vairāk sporta un vēl kaut kas, bet finansējums šeit iespējams varbūt novirzīts no interešu izglītības jomas. Jo ir labi piemēri, kur šīs abas programmas tiek vienā skolā īstenotas. Pirmkārt, tie bērni tur, vecākiem ir ērtāk, ka tas bērns tur kaut ko dara līdz darba dienas beigām, bet ka viņš to nedara kaut kādā tādā uzspiestā klases atmosfērā, bet viņam ir zinām brīvība tur darboties un izvēlēties dažādas darbības veidus. Varbūt šajā virzienā varētu vērts padomāt. Un ir viens tāds Varbūt ir kādi, kuri nav runājuši pirmdienām, tāpēc, ka Vilnis Baltais, Edgara Kaulēna Lielvārds vidusskola. Es pārstāvu vecākus. Vecāku padomu. Man ir viens ieteikums, kā iepriekš runātāji, runāja par to pedagogu, vecāku saliedētību. Ja? Jā. Būtu jau ļoti labi, ka šīs iniciatīvas nāktu no šīm skolu padomēm. Mums kopā jāpadomā, kā motivēt šo skolas padomi būt aktīvāk, radošāk, tādu, kas to iznes jau, nevis uz to diskusiju iznes savu kaut kādu lēmumu vai kaut kādu... Es domāju, skolā iekšā tos jautājumus, ja jūs nacionāli... Tas ir kopā ar pašvaldību, kopā ar pašpārvaldi skolēniem, kopā ar pedagogiem vecākiem. Kāpēc tas, manuprāt, nenotiek? Manuprāt, būtu vēlams padiskutēt par tādu lietu, kā izmainīt izglītības likumu nedaudz. Un to sadaļu, kuri pa padomēm tieši, vairāk deliģēt tiesības lemt padomēs vecākiem, un direktoram būtu šīs padomes lēmumi jārespektē. Pagaidām ir tā, būtībā pēc tā likuma, kad padomu var lemt da jebko, direktora lēmumu nav apstrīdami. Ko tas mums dotu visiem kopā? Tas dotu to, ka gan pašvaldība, gan skolas vadība, bērnu dārza vadība, visur, kur ir šīs padomas, būtu motivēta vecākus izglītot. Arī vecākus izglītot, informēt ļoti jums, ja? Jo šie lēmumi ir ļoti svarīgi šī pašpārvaldē novada domē. Ja? Pagaidām tas tā nenotiek. Ja? Mums šīs padomas tādas formālas, tādas priekš ķeksīši, ja? Un tas jau ir no kura gada. Ja? Un tas, manuprāt, būtu ļoti svarīgi, jo mēs vecāki esam un gribam būt līdzatbildīgi par šo izglītību. Ja, ja pedagogus ļoti izglīto un ļoti daudz kvalifikācijas celšanas kursi, tad mums priekš kā vecākiem, ja, mēs neesam izglītot tieši kā vecāki, ja, kā līdzatbildīgi, lai varētu kolektīvi šos mājas darbus palīdzēt veikt vai sadarboties ar šo skolu. Ja. Manuprāt, tur vajadzētu padiskutēt par tādu lietu. Bet jūs pieņemat, ka vecāku mājas darbus varētu palīdzēt veikt, ja tomēr mājas darbus vajadzētu atstāt skolai? Man ļoti patika kundzes, ieteikums tas, ka nevis palīdzēt veikt, bet tieši sākuma posmā palīdzēt šim bērnam mācīties. Ja? Vecākam? Jā, jo visās diskusijās, kur es piedalījies ar pedagogiem, pedagogi uzsver, ka vecākiem ir liela loma šī jaunā cilvēka audzināšanā, izglītošanā. Ja, bet ir jau arī kostīms taisa. Es ļoti piekrītu tam. Bet cienījamie pedagogi, ja viņiem ir uzticēta šī lielā loma, manuprāt, vajadzētu pašvaldības budžetā skatīties, skolu budžetā, vajadzētu atdalīt šos līdzekļus priekš vecāku izglītošanas, izglītības ministrijas budžetā atdalīt viņus. Ja? Aha, jā, pozīcija labi. Arī skolu pašpārvaldu, tādā budžetā paredzēt. Es pat biju vienā tikšanās ar jaunatnes speciālistiem, ja, kas tagad tiek, paldies Dievam, organizēts Zemgales novadā. Un tur es runāju ar Jelgavas studentu apvienības vadītāju. Un viņiem uz pašpārvaldi tiek iedalīts viens lats, būtībā. Uz vienu studentu viens lats, bet tas ir kaut kāds budžets. Bet mēs skolās, cik es runājuši novadas skolās, mums šai pašpārvaldē vai vecāku padomē nav neviena lata. Tas ir pašvaldības lēmums? Jā, arī, jā. Kā jums pašvaldībā liekas, tad
šis te jautājums. Nē, bet tas tikai politisks jautājums, tas ir vecāku pašvaldību. Deputātu padomu. Doma. Viņa var izlēmt to. Šeit nevienam vienots var. Opā, neko jūs ierosināt kaut kādu lietu, ko es varu. Jā. Nu, es priekš. Ir viena kolosāla vecāku kustība, kas apvieno visādas darbības saistībā ar vecākiem, tiešos kursus un seminārus. Viņi tagad aktīvi sāk darboties, tā kā jums noteikti var painteresēties tautasskola.lv. Viņi organizē tieši semināru vecākiem, lai izglītoties. Bet tur jau ir tā problēma. Mēs arī mūsu bērniem cenšamies iemācīt to sadarbību. Un ja mēs paši vecāki nesadarbosimies ar pedagogiem visiem, ja, tad mums jau tie bērni to stereotipu iemantos, un viņi būs tieši tādi paši, kas izteiks savu viedokli, bet atbrauks, teiksim, pedagogs izteiks savu viedokli no tā paša novada, atbrauks vecāks, un pēc tam vēl pašvaldības vadītājs, kāds izteiks savu viedokli. Ja. Bet mums jau jāiemācās to lietu nokārtot savā novadā, lai mēs tā jau būs tā mūsu sadarbība. Diana, es ļoti labi saprotu, jums daudz domas, es domāju, varbūt ir cilvēkiem, lai... Jā, tu uz priekšu, jā. Inete Tamane pārstāv Latvijas izglītības vadītāju asociāciju, tai skaitā netālu kaimiņu skolas direktoru, Ogres pirmās vidusskolas direktori. Man klausoties vecākos gribas teikt, ka laikam tomēr tā problēma ir varbūt šajā skolā un sadarbībā. Ne jau ir svarīgi lats vai divi lati ir skolēnu pašpārvaldē vai kādai citai pašpārvaldē, bet svarīgi ir kopā lem par to budžetu, kas nu skolai tā kā ir iedalīta no pašvaldības un vai valsts savukārt pedagoga algām. Un, manuprāt, kopīgi runājot, kopīgi darbojoties šīs problēmas var atrisināt. Bet es mazliet gribēju teikt par pedagogiem. Varbūt daži klātesošie nezin, bet gadus 3-4 atpakaļ sākums skolā bija tāda programma Soli pa solim, kur patiesībā jau mēs to darījām, integrējām mācību priekšmetus, darbojāmies un nezinu kādu apsvērumu pēc šī programma pamazām likvidējās. Ogres pirmā vidusskola bija viena no pēdējām, kas vēl turējās šajā ķēdē soli pa solim. Un patiesībā savulaik Latvijā daudzas skolas sāk šo programmu. Un, manuprāt, šai programmai pietrūka taisni varbūt ministrijas, varbūt kāda cita atbalsts, ja, jo programma bija laba. Un patiesībā tas divritenis jau nav otrais jāizdomā, viņš jau savulaik darbojās tieši sākuma skolā. Un mans skolas skolotāji par šo programmu teica lieliska, vecāki teica lieliska, un tomēr tas darbs un visi šie metodiskie materiāli, kas varēja būt kā palīdzība skolotājiem, bija pārāk maza, un tāpēc, laikam, šī programma arī pamazām beidz pastāvēt, lai gan metodu skolotāji izmanto vēl šobrīd. Ja man jāsaka par mācību saturu kopumā, tad es domāju, ka mēs visi šeit klātesošie saprotam, ka teikums atbilstoši mācību saturs, kā ir ierakstīts valdības deklarācijas rīcības plānā, nozīmē atvieglots saturs sākuma skolā. Jo daudzas lietas patiešām saturā, kaut vai, piemēram, gramatika konkrēti varu pateikt, ir tas, kas būtu jāmāca mazliet vēlāk, un par to visi mēs te piekristu. Bet ko man gribas teikt un aicināt, ka 3 lietas noteikti ir jādara vienlaicīgi. Tas ir mācību saturs kopā ar metodiskiem materiāliem, grāmatām, vienalga formālām vai digitālām un kopā ar mācību gadu izlīdzināšanu. To, ko es lasu šajā rīcības plānā, es redzu, ka mācību gadu izlīdzinājums ir domāts nākošā gada 1. septembris, saturs gadu vēlāk, grāmatas vēl gadu vēlāk. Tas noteikti neapmierina ne mani, ne vecākus, ne skolēnus. Ja? Par to ir jārunā, bet nevajag sasteigt ar vienu lietu. Šīs visas 3 lietas jādara kopā, protams, par galveno centrā izvirzot skolēnu. Un tad visus pārējos pašvaldību, pedagogus, vecākus. Bet pirmā kārtā tomēr skolēns un viss šīs 3 lietas kopā. Paldies. Presti, jūs neesat pret izlīdzināšanu, bet tikai pareizi saplānojat kopā ar mācību saturu. Mēs gribam redzēt, ka tiešām tam bērnam šī mācību slodze tiek izlīdzināta. Ja? Jā, saturs. Vai jūs domājat, jūs pārstāvat profesionālu viedokli, tāpēc es tā papildus. Vai jūs domājat, ka mums būtu šajā mācību satura ir kaut kas jau tagad ir, vai ne? Tad viens variants ir mēģināt izvērtēt un tad atvēsēties uz visu, kas tagad ir un skatīties tur pareizi.
Mums būtu jāiet arī tādās šajās lietās kā lielajās proporcijās starp dabas zinātnēm, matemātiku, sociālām zinātnēm, mākslām. Un tajās jāpārskata, kā starta punkts, vai varbūt jāiet vēl līmeni zemāk, tur detalizēti jāņem ārā konkrēti mācību priekšmeti un jāravē. Kas ir jūsu tas piedāvātais ceļš, kā varētu pārskatīt mācību saturu, ko jūs atzīmējat kā nepieciešamību gan attiecībā uz vecuma grupām, gan izlīdzināšanu laika ziņā? Varbūt ne tieši mācību priekšmeti jāņem ārā un jāravē, bet priekšmeti saturs gan būtu jāparavē. Ja? Kaut vai es kā piemēru saviem sākums skolas skolotājiem jautāju, ko tad mums vajadzētu vispirms. Ja? Viņi saka, kāpēc tā gramatika, tas teikuma priekšmets izteicies jāmāca 3., 5., 6., 7. Ir kaut kāda vecuma īpatnība, droši vien 5. vai 6. runāsim varbūt sākuma skolā par valodu, par teikumiem, bet neuzspiedīsim šīs te pārsātinātās lietas attiecīgam vecuma posmam, jo tad jau liekas, katru gadu mēs runājam daudzas lietas vēlreiz un vēlreiz to pašu. Par integrēšanu. Es arī piekritīšu te Mūrnieka kunga teiktajam, daudzas interešu izglītības lietas tiešām var integrēt konkrētā mācību priekšmetā, vienalga dziedot vai kā citādi rotaļājoties, te es noteikti piekrītu. Par sportu. Bija laiki, ka mums bija 3, 4 un 5 sporta nodarbības, šobrīd tās ir 2, labākā gadījumā 3, ja ir iespējams uz fakultatīvo stundu rēķinu. Tas ir par maz bērniem, kas grib kustēties. Mēs varam noprovocēt pēdējo reizi visi, ja? Vai jūs tad piekristu, ka kādu no pašreiz formālās nosacīta izglītības satura mēs pārliekam uz interešu izglītību? Tā atvieglojot. Formālais izglītības satura. Andrejs saka, no rīta atnāk, bez tam vakarā vienkārši to pašu tik interesantāk. Labi, to pašu tik. Ja viņš dzied korī, ansamblī vai dziedāšanas stundā, es domāju, ka tas būtiski nav svarīgi, kur viņš dzied, galvenais, lai viņš dzied. Jā, mūzikā, es par dziedāšanu kā tādu. Raiba Bašķera, izglītības zinātnes darbinieku arotbiedrība. Pirmkārt, es gribētu to pirmo jautājumu jau runāt, censties nenodalīt bērnu dārzu skolu, principā sistēma aiziet un ievērot pēctecību un skatīties, kā to var izdarīt. Un, manuprāt, tā lielākā problēma ir tā, ka pašvaldība to dažādi uztver bērnu dārzu nodalījot. Tur arī ir objektīvi iemesli, ir finansējums, drusciņi atšķirīgs, ja? Bet vienkārši skatīties, tie ir mūsu bērni, pēctecīgi viņi iet kaut kādā posmā. Otra runa par soli pa solim. Starp citu, Ogres skolotāja bija tā, kura pirms daudziem jau gadiem, vismaz 6, man teica, zini, man baiba pietrūkst laika tam. Un man ir žēl sava laika, jo es labprāt to darīju, tā brīnišķīga lieta un brīnišķīgi bērniem patīk, un viņi arī ļoti labi uztver, man tam pietrūkst laika, un par to naudu piedodiet, es negribu to laiku tērēt, man vajag arī savu privāto dzīvi. Tad īstenībā droši vien, ka ir jāiegulda arī finansiāli izglītībā kopumā, un trešā lieta, ko es gribēju arī uzsvērt par tīri to satura sabalansētību, vispirms tātad domāju tiešām saturs, tālāk materiāla tehniskā bāze skolās, pirmskolās, visur nodrošinājums, mācību grāmatas, lai tiešām no tā, ka mācību līdzekļi atnāk kaut kur pavisam pēc tam, un tad atkal mēs kaut ko domājam. Un skolotāji radoši mums ir pietiekami Latvijā, un viņi ir pietiekami izglītoti, un radošumu nevajag nokaut ar tādām varbūt ļoti, tādām pārāk lielām kontrolēm. Protams, vajag ieteikumus, vajag piedāvāt izglītību, tālāk izglītību, profesionālo pilnveidi, decentralizējot, nevis tikai augstskolas lobējot, ja? Un domājot par to, ka skolotāji radoši var strādāt skolās un iet viņiem kā palīgiem un atbalstam. Un tad viss notiks, jo nav tā, ka mums nav skolotāji. Un zināmā mērā šim te dalījumam interešu izglītība un formālā izglītība un cits ir arī, manuprāt, ietekmē 347. noteikumi, kas ir prasības pedagoģa kvalifikācijai un izglītībai. Līdz ar to mēs tik ļoti šauri sadalām visas jomas, ka tas skolotājs, kas strādā pirmskolā, domā, vai es drīkstu tagad pulciņu vadīt, vai man izglītība atbilst, bet patiesībā es varu pagarināt šo dienu līdz 4 vai līdz 5, visu dienu skolā. Skolēni ļoti lēni, mierīgi apgūst gan formālo, gan neformālo izglītību, jo šī interešu izglītība papildinot, teiksim, dažādus priekšmetus, un tur nav mums jāizdala cik stundas, kuram mācīja priekšmetu. Es domāju, patiesībā šo var izdarīt jau tā kā tagad, tikai pārorganizējot šo. Izdomājot vienkārši visas lietas, kas mums ir labās, izsvarot un salīdzsvarojot. Andrejs Zagorskis, vecāku apvienība, visi
Latgales koordinators. Pirmkārt, ļoti patīkami, ka mēs par šīm lietām atkal sākam runāt, tāpēc, ka savā laikā, ja nemaldos, ka pirms gadiem 10 mūsu organizācijai bija līgums ar Izglītības zinātnes ministriju, toreiz, ja nemaldos, Bruvietes kundze, un mēs arī šajā pašā zālē bija mums diskusija par līdzīgiem jautājumiem, bet toreiz bija jautājums par saturu, un toreiz bija jautājums par vērtēšanu. Par mācību gada pagarinājumu tas nebija, bet vienkārši saprotu, ka tas tagad iet kontekstā. Un runāt par to, par tām idejām, kas tagad esmu apkopojis daudz Latgales skolu vecāku viedokli, mēs kā vienojāmies nerunāt par mācību gadu pagarinājumu. Es vienkārši gribēju pateikt, ka šī lieta ir diametrāli atšķirīga visā Latvijā kopumā, pilsētās un laukos īpaši. Ja mēs arī veicām savā laikā pētījumu par vecāku ieinteresētību par to, kā bērnam iet skolā, nav paradoks, bet realitāte, ka 20% vecāku neinteresējas, kā bērnam iet skolā. Un es pieļauju, ka, neloju, 20% tikai interesējas, jā, atvainojos, jā. Kā man tādas te jau jāicina dažādi? Jā, es saprotu, ka tas skatiens uz mani bija tā, ka es neesmu informējis, bet, un es pieļauju, ka tie 80% īpaši pilsētnieki, kur bērnu mācības beidzas 30. datumā, viņam nav, kur likt to bērnu, viņi var klauvēt pie ministrijas sirdsapziņas, pie izglītības sistēmas, pieskatiet un savāciet mūsu bērnu. Skolotājs, skolotājs var izdarīt? Viņš var izdarīt to, ko viņš var. Viņš var strādāt ar nesekmīgajiem, varbūt strādāt kādu pulciņu, bet par velti nekas mūsu valsti nenotiek. Pāriem lauciniekiem es varbūt teikšu tā, kas nav populāri, bet viņi man visās atbildēs ir atsūtījuši, ka laukos bērnam ir ko darīt. Tā notiek socializācija, notiek darbs savās saimniecības, būsim reālisti, viņi arī pelna sev skolas maizi. Un tas arī parādās arī vecākās klases, viņi pat aizbrauc uz ārzemēm, lai nopelna. Tā kā ir darbība, ir aktivitāte. Ko darīt ar tiem, kuriem nav ko darīt, jā? Un šeit es domāju, ka viena sfēra ir interešu izglītība, un otrs, kas mums ir tā, kur tiešām būtu vajadzīgs valstisks atbalsts un palīdzība, un citās Eiropas valstīs, ja mēs šo pusi skatāmies, tas ir dažādas izglītojušās formas ārpus skolas, kas jau šodien izskanēja. Mums ir pierakstīts noteikumos, ka varbūt 10 dienas skolā, tāda mācība ekskursijām, to var arī izdarīt tad, kad ir svaigs gaiss un labāka temperatūra, bet tam ir vajadzīgs atbalsts. Nav tam vecākam naudas, lai tas bērns aizbrauc ekskursijā. Mācību ekskursijas ir ļoti svētīgi. Mēs saņemam ar vecākiem runājam eksāmenu darbus, lai piedodas atbildīgie darbinieki, kur ir tēmas, kurai jāapraksta par to, kā darbojas veļas automāts, veļas mazgājuma mašīna, kādas Rīgā ir ielas, vai es Rīgā nav bijis vispār. Veļas automāts viņš vispār nav redzējis, jo laukos tā nav, būsim reālisti. Un otrs, par ko mēs arī toreiz pirms 5 gadiem runājām, jā, vecāki, ko es vēl pateikšu, tad ir objektīvie iemesli, es domāju, šodien nerunāsim, saliekot visus plusus mīnus, mēs redzam, kur tas pagarinājums. Bet vecāki arī saka, ka bērns jau nogurs ne jau no tā mācību gada garuma vai īsuma, bet viņš nogurs no sarežģītā satura. Tas ir viens. Un otrs, mums ļoti patīk visu vērtēt. Te pirms 10 gadiem vecāku iniciatīva bija tāda, ka nav visi mācību priekšmeti, kas mums saturā jāvērtē 10 balvu sistēmu. Un mums bija ideja, ka mēs nevērtējam mūziku, sportu, mākslas. Jo tas ir talants, izpausme. Kāda tur nozīme, lai piedod speciālistu mūzikā? Mūzikas mākslas skolas, tur ir sevišķi apdāvinātiem, tur var vērtēt. Tā bija viena no idejām. Un par to, kas varētu būt tiešām sporta aktivitātes bērniem, kuriem nav ko darīt, bet saistīts ar papildus līdzekļiem. Ja? Un runājot par piedāvājumu vecāku aktivizēt, es saprotu, ka likumdošanā tas ir atrunāts, un arī, kur ir vecāki grib un to dara, ir izdarīt, bet es arī, lai piedod skolu direktoru, ka dažreiz viņi varbūt tiešām vecākos neieklausās, un šajā brīdī skolas padomas pārstāvis vecāki ir tā kā ķīlnieks. Daudz neko nevar pateikt, jo tās bērns mācās skolā. Es domāju, ka šīs idejas, kas kompleksā tiek skatītas, tas ir ļoti labi, ka mēs par to runājam pēc 10 gadiem, un es domāju, ka kopīgi saliekot idejas mēs varam arī rast risinājumu. Es ļaušu citiem izpausties, jā. Mani sauc Ilze Krāle, es esmu no Drūgas vidusskolas direktora vietniece, un es reizē esmu Saldus novada domē deputāte. Un man šeit uzaicināja tā kā no pašvaldības, tāpēc es arī sākšu to pašvaldības tēmu.
tāda nianses Saldas novadā. Mums Saldas pilsētā un ap Saldu no 4000 skolēni bija pirms 10 gadiem un tagad ir 2000, bet skolu ir tieši tikpat, cik bija. Un mēs vakar skolotāji 1 stundu diskutējām, tad, kad es teicu, ka man ir iespēja atbraukt, un tad mēs tad likām tos punktus, un mums pirmais punkts, ko tomēr vajag izdarīt, ap pilsētām un pilsētās skolas dažas vajag aizslēgt. Tomēr vajag aizslēgt, bet tā zinot, ka mums naudas vairāk nebūs. Ja? To mums ekonomiskais pētījums parādīja, bet deputāti uz to nav gatavi. Es sēžu tajos deputātos, un tur ir cilvēki, kuriem vajag norādīt. Skolotāji saka, ka skolas vajadzētu aizslēgt, bet deputāti negrib. Ne visi skolotāji to saka, drusku vidusskola ir diezgan progresīva, mēs tādi pustrakie drusku bet vidusskola ir tiešām pa daudz, mēs to paši saprotam. Un tad mēs cīnamies, mēs jau vairs nesadarbojamies, mēs jau cīnamies, kurš kur bērni paraus uz skolu. Un vēl ir tas kurjos, ko es kā mazpulku vadītāji vienā rajonā satiekos pēc tā bioloģijas skolotāja saka, man direktors saka, ka tu brauc uz to skolu, tad to olimpiādei to bērnu tu negatavo. Tu to nedrīkst gatavot, jo pēc tiem mēs salīdzinām skolas tagad, un tagad to mēs slēgsim ciet, un to mēs neslēgsim. Kāda brīnumi notiek? Mēs nevaram sadarboties, bet mums ir jāsadarbojas, lai būtu jaunas metodas. Mēs bijām dabaszinību projektā. Mēs gribam ieviest to lietu citās skolās, bet mēs jau to nevaram, jo tas biologs skraida pa 3 skolām stundas lasīdams. Būtu skaisti, ka viņam būtu vienā skolā 3 dienas viņš pasniegt un 2 viņš saicinātu kopā arī citus, un mēs tās jaunās metodas turpinātu apgūt un mācīt citiem. Bet šobrīd tas nav iespējams, jo visi skrien vairāk stundu vajag. Ja vajag samazināt saturu, es vienkārši vakar ieklausījos kolēģos. Viņi skaita, cik viņiem ir stundas. Ja viņam nomazās stundu, viņam vēl mazāk alga. Tātad, mainot saturu, mainot metodas, ir jādomā arī par to skolotāju, par to labo skolotāju, kuram vajag noplēlnīt pieklājīgu algu. Un laukskolotāju vakar saka, nebūtu jau slikti, varbūt, ka vasarā varētu, bet tad man atņem iespēju piehaltūrēt. Es audzēju puķis. Otrs brauc kā gips ekskursijās. Es haltūrēju naudu, pelnu naudu. Tā kā mūsu skolotāji ir par gadu pagarināšanu arī, bet ar pieklājīgu algu, lai nav jāskrien haltūrēt. Tas ir pirmkārt par mūsu skolotāji ir arī par 6-gadīgo, varētu to saukt arī par 1. klasi, bet piekrītot kolēģiem, ka bērndārs vide ir ļoti laba vide, un ka celt skolā būtu baigi trakas lietas, ka šobrīd 1. klases skolotāji saka, ka bērns ir par mazu priekš skolas kā tādas. Tad tie ir resursi, tad ir gulēt viņam vajag tam bērnam. Tas, kā mēs saprotam ar skolu, jā, mums ir, tur, kur ir kopā, tur, kur ir bērndārs ar skolu kopā, tur varbūt to var sakārtot. Tad vēl viena lieta, kas izskanēja vakardienas sarunā, kolēģis Levits tā arī to es gribu akcentēt, ka skolotāji gribētu drusku mazāk strādāt un lielāku algu. Tas ir reāli, jo mēs skrienam pēc tam 30 stundām, lai sakasītu to, un mēs skrienam, mums ir blakus otra ģimnāzija, un tad mēs dzenamies pēc olimpiāžu rezultātiem par katru cenu, un tad mēs dzenamies par katru cenu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem, un mēs aizmirstam pašu galveno, ka mums vajag kopā strādāt ar visiem bērniem klasē un iet uz katru bērnu rezultātu un katru bērnu izaugsmi. Kaut kas tajā ir tās skolas jānoreformē, un tad jāpasaka, ka 5 gadus, piemēram, tā skola tiešām būs, un tad droši var strādāt un sadarboties ar pārējiem. Tas no tās es gribētu aicināt pašvaldības tiešām to darīt, noreformēt, lai katrs netrīc, visu laiku trīc tie skolotāji, kurā brīdī nolikvidēs vai... Tāda situācija. Un vēl es kā mazpulku vadītāju, te par neformālo izglītību pieminēju, man sirds sāp jau 12 gadus, ka mums nav sistēma kā organizācijas Latvijā atbalstīt mazpulki, skauti. Mēs jau kaut cik rosamies, bet es tikko te biju augšā 6. stāvā ministrijā. Tur drusku arī tad vajadzētu to sistēmu izveidot, lai pēcpusdienās mazāk stundas bērniem, pēcpusdienās viņš ir mazpulkos, skautos, dzied, dejo, sporto, visu kaut ko dara. Bet organizācijas Somijā, man liekas, kāds 50 jaunas organizācijas nacionāli mērog, mums ir 2-3. Tas virziens, kas ir neformālajā izglītībā, tāds attīstams vēl, tas tāda ideja no manas puses. Paldies. Paldies. Jā, uz priekšu.
Es gribēju mazliet par saturu. Pasakiet, kas... Mani sauc Ieva Kimante, es pārstāvu organizāciju Radošuma pils. Mēs nodarbojamies ar skolotāju apmācību. Mēs mācām viņiem, kā izmantot klasē, viņu stundās un arī atsevišķā priekšmetā radošuma veicinošanas domāšanas metodes. Es vairāk reizi dzirdēju vārdu radošums, domāšana, mācīties mācīties un iemācīt mācīties un mācīties domāt. Tas ir tas, uz ko es gribu vērst uzmanību. Ja runa par satura pārstrādi, teiksim, ko arī mēs atbalstam kā organizāciju un arī tas būtu labi iet kopā arī ar mācību gadu pagarināšanu, atbilstoši pie dažādiem nosacījumiem, ir tā, ka ja skolotājiem dod instrumentu, kā viņš var interesanti iesaistot skolēnu, tad pašā laikā arī veicinot skolēnu izpratni par savu domāšanas procesu, par saviem veselības, tātad arī jautājumiem un par savu radošo potenciālu un to izmantošanu, tad skolotājs var to panākt vairākas lietas vienlaicīgi. Tas ir veicināt motivāciju skolēnos un arī interesantā veidā pasniegt obligāto vielu, kas ir tātad pielāgojams gan jaunākām klasēm, gan arī attiecīgi vecākām klasēm. Šobrīd tas mācību priekšmets, kas tiek piedāvāts Latvijas skolās kā fakultatīvs, ir radošās domāšanas un uzņēmējdarbības spēju attīstība. Un tas arī nosaukums rāda tomēr uz tādu augstāko klašu skolēnu tendenci, kur būtu jau uzņēmēja darbība un spēja domāt radoši, bet es gribu teikt, ka tas tā radošā domāšana, tas bieži vien netiek pietiekami korekti izprasts jēdziens. Tas vairāk saistās ar domāšanas kā tādas attīstību, arī ar kritisko, un cilvēkam ir jāiemācās izvērtēt no dažādām pusēm, dažādi jautājumi, un radošā domāšana nesaistās tikai ar mākslu, ar kaut ko tēlu, jaunu radīšanu, bet arī kā pieeja eksaktām zinātnēm, un iespējams to ir integrēt arī eksakto zinību apgūšanā, padarot šo procesu interesantāku bērnam un arī skolotājiem. Tas ir īsumā. Var jūs uzķert un paprocēt? Jā, jūs liekas, ka instrumentu nav, tak izskatās, ka ir, jā? Ir, un mēs arī šobrīd strādājam. Tas ir, jā? Skolotāji māk, nemāk? Kā kurš? Tas stāsts apmēram bijās šādi, jā? Mācību saturs un procesu un organizācijas lielā mērā ir atkarīgs no tā, ko skolotāji dara. Protams, ir ierobežojuši un veicinoši visādi apstākļi. Organizācija, motivācija, instrumentu pieejamība, skolotāju pašu spējas un tā tālāk. Instruments, piemēram, ir, vai nepietiekamā pavairosim. Māka ir, nav. Tad organizācija, kas tur jāmaina, mums jau te dažus piemērus minēja, motivācija, jūs runājat par to, un tad var paskatīties, ja mēs paturam tikpat daudz pedagoģiskos darbiniekus kā tagad uz tās algu listas, tad vidēji tur sanāk, es tā ļoti raupi reiķināju 450 pirms nodokļiem, ja aizējam tikai 500,000 mazāk uz skolotājiem, tad jau ir gandrīz 600 latu pēc nodokļiem. Tas nozīmē jāatrod, kā palīdzēt tiem, kas aiziet no sistēmas, un tur apmēram 30 miljoni. Patiesībā var jau risināt, nav tā, ka briesmīgi nevar risināt, atrodot karjeras ceļu cilvēkiem, kur domā, ka varētu kaut kur citur iet. To vēl varētu. Tas ir grūti, smagi, bet principā tad kur ir problēma? Kas pa lietu? Laiks mums ir jādara. Mūsu organizācija jau šobrīd arī veido šos materiālus kopā ar skolotājiem. Jā, tas ir tā kā jūs uz instrumentiem koncentrēties un to māku skolotāju, ne? Tas ir tas, kā mēs mēģinām atbalstīt skolotājos iniciatīvu. Jo mums arī organizācijai mēs šobrīd esam apmācījuši te jau apmēram 200 skolotājus. Jā, uz 20 plus tūkstošiem. Tas ir maz, bet tas ir pagaidām tas, ko mēs varam ar esošajiem resursiem. Jā, te ir problēma, klāt. Jā. Skolotājiem ir mācīt kaut ko, tādu kā kursu semināri, vai tas ir... Ja jūs apmācāt skolotājus, skolotājiem ir iespēja bez maksas aiziet kaut ko papildus mācīt? Mēs lūdzam atbalstīt gan pašvaldības, gan arī citas institūcijas šos kursus, bet pašiem skolotājiem nav par to jāmaksā. Tas ir būtiski. Okay. Man liekas, ka būtu ļoti svarīgi pateikt divas lietas. Pirmkārt par bērnu vispusīgi, bet par
personības vispusīga attīstība. Vai mēs esam tiešām pietiekami skaļi pateikuši, ka mēs runājam nevis par izglītības sistēmu, bet mēs runājam par personības attīstību. Un šajā sakarībā mēs redzam nevis atdalītas pakāpes, respektīvi, ka mēs sagatavojamies, mums pat ir pēc terminoloģijas, mums ir pirmsskolas izglītība. Ja? Un iznāk, ka ja mēs nesaucam to, bet mēs tā domājam, ka skola patiesībā mums ir pirms augstskolas izglītība. Ja? Un no tā arī nāk attieksme. Un es teiktu, ka ja mēs šo te mūža izglītības principu, kas ir, ja mēs viņu atstātu nevis tikai uz papīrs, tur citam tā ļoti bieži saprotot pieaugušo izglītību, bet mēģināt viņu īstenot dzīvē, iespējams, ka vispirmām kārtām mums pazust varbūt bišķi šīs te pakāpju segregācija. Otra lieta, mēs ļoti jauki savilktu kopā formālo un neformālo izglītību, jo tas patiesībā viss ir vērsts uz personības attīstību. Trešā lieta, ko es ļoti saskatu runājot, un tas arī te izskanēja, ja mēs runājam par skolotāju personību, par skolotāju darbību, padomājam lūdzu par vērtēšanu, jo īpaši par centralizētiem eksāmeniem. Ir taisnība, ka mums skolotājiem ir tāds nosacīts teicamnieku sindroms. Es esmu diskutējis šeit arī ar kolēģiem ministrijā, kurš saka, bet mīļie skolotāji, viņi taču var paši būt radoši. Jā, bet neaizmirsīsim, ka katrs skolotājs grib būt labākais skolotājs. Viņš tiecās pēc tā A līmeņa, kaut viņš skaidrs zina, ja? Ka viņš varētu arī mierīgi būt radošāks, bet tad ir jautājums, kā mēs viņus vērtējam. Un vai mēs vērtējam tajā brīdī, ka mēs runājam, mēs vārdos sakam, jā, bērnu vispusīga attīstība. Tad ir pašā laikā, vai jūs varat parādīt, kurā vietā mēs vērtējam to lietu, kas saucās attieksmes. Mēs skaidri zinām, ka mēs runājam par prasmēm, zināšanām, attieksmēm. Kurā vietā mēs runājam par attieksmēm. Un vēl viena lieta pie vērtēšanas ir arī šī atgriezeniskā saite. Vai mēs, piemēram, kaut vai šajā pašā sākuma skolā, ieejot brīnišķīgā e-klasē, pastoties uz krustiņiem, vai mums tiešām patiesībā ir svarīgi katru bērnu attīstību? Un ja mums viņi ir svarīgi, vai mēs varam saprast pēc tiem krustiņiem un tā tālāk, kā notiek šis progress? Vai kāds kaut kādā brīdī, respektīvi, kādēļ mēs jebkurā gadījumā vērtējam, kāpēc ir 6, 6, 9, 12 klase? Vai šis stāsts ir tādēļ, lai mēs nomērītu un ieliktos pētījumos, vai šis stāsts ir tāpēc, lai mēs redzētu un paspētu līdzīgi kā veselības sistēmā, tā arī izglītības sistēmā atsaukties tieši tajā brīdī, ka redzam, ka tam bērnam neiet. Es uzdrošināšos arī ar vecāku tiesībām teikt, skatoties uz to, kā, teiksim, notiek šī attīstība. Ja mēs tādu arī runājam par otgadniekiem, ja, un redzam, ka mēs patiesībā nereaģējam, mēs tos bērnus ļoti bieži norakstām, vēl pirms vispār vēl izdomājot, ko tur varētu darīt, mēs vienkārši norakstām. Nu, lūk, tās ir tās pāris lietas, ko es gribēju iezināt. Paldies. Forši. Pamēģinām skatīties. Jūs gribētu kaut ko teikt, un tad jūs. Jā, nē, sēž Māris, klusi klausās. Uz priekšu. Izglītības kvalitātes valsts dienas vadītājs Aivaris Stankevičs. Pirmkārt, tiešām ļoti patīkami, ka mums ir beidzot iespēja tā kopā visiem diskutēt par šiem jautājumiem. Un es gribu teikt, ka mums kā dienestam, kas tiešām strādā ar visām izglītības iestādēm, ir ļoti labi redzama arī šī vide, kāda veidojās skolās. Un šeit es gribu piekrist, ka tādīs izglītības iestādēs, tīpaši lauku skolās, kur ir savienotas pirmskolas izglītības programmas ar sākumskolas izglītības programmām, šī vide ir ļoti laba un šī aura ir tiešām veicinoša bērniem un radoša. Tad pat laikā es esmu pārliecināts, ka viens no atslēgas jautājumiem tomēr arī pedagogu mācību metodas, kā Gulbers Kolnis teica, arī šī pedagogu kvalifikācija, iespējams arī samaksa pēc kvalitātes rādītājiem, jo, diemžēl, mums nākās diezgan daudz strādāt ar šiem jautājumiem, un mēs redzam, ka varbūt nevienmēr tieši ir problēmas šajā izglītības saturā, bet tas ir mācīšanās metodēs un visos šajos jautājumos. Un vēl jautājums, par ko pieskārās arī Druvas pārstāvjā, tad par skolu tīklu. Jā, droši vien, ka skolu tīkls arī ir zināma problēma, un
vidusskolas posmā, ir tīpaši vidējās izglītības posmā, mums tiešām vajadzētu droši vien domāt par spēcīgām izglītības iestādēm, kurām ir visa materiāla tehniskā bāze, kurās ir ķīmijas, fizikas laboratorijas, kurās mēs varam normāli strādāt. Ja? Un par šo jautājumu noteikti būtu jāpadomā. Un vēl par radošu pieeju, teiksim, veidojot izglītības programmas, mēs esam tā iestāde, kas arī licencē izglītības programmas. Un ja mēs paskatāmies, tad pirmskolas izglītībā tikai tātad 85% no izglītības iestādēm strādā pēc ministrijas parauga programmas. Tas nozīmē, ka 85% šo izglītības iestāžu neizstrādā savas individuālās autora programmas. Viņi strādā pēc ministrijas parauga programmām. Un, starp citu, šogad šī situācija ir pasliktinājusies vēl salīdzinot ar pagājušo gadu. Ja pagājušā gadā bija 83%, šogad jau ir 85%. Nedaudz pretēja tendencija ir pamatizglītības programmās. Tur arvien vairāk skolas pāriet uz šīm autora programmām, un šogad jau ir tikai 49%, bet tas ir tomēr daudz, tā ir pusi izglītības iestāde pamatizglītības posmā, kas strādā pēc ministrijas izstrādātām parauga programmām, nevis pēc individuālām. Un vislabākā situācija, protams, ir vidējā izglītībā, tur 25% tikai parauga programma, tātad tādā posmā, jā, izglītības iestādes strādā visradošāk, un šīs programmas ir, teiksim, vairāk izstrādātas individuāli, un tās var uzskatīt par autora programmām. Tā kā šeit noteikti ir jādomā arī par šiem jautājumiem. Jūs runājat par izglītības vai par mācību programmām? Par izglītības programmām. Kādu priekšmetu tur ir un tad? Paldies. Izglītības programmas tieši tas, ka tam ir, teiksim, īpašām vai padziļinātām mācību priekšmetu programma ir 1,3 koeficients, tas arī mudina patiesībā izstrādāt šīs autora programmas, ir tādas īpašas programmas, kas ir atkal naudas jautājums. Līdz būs vairāk finansējuma izglītībai, jo būs, teiksim, daudz varbūt arī radošākas programmas. Es noprocēšu pirms dot jums, vai jums liekas, ja pieņemsim, ka mums nav vairāk naudas sektorā, vai pieaug nedaudz, vai jūs domājat, ka tas būtu risinājums tad samazināt saņēmēju skaitu tā palielināt? Nē, es vienkārši gribu ar to teikt, ka šis ir neveselīgs process, ka mēs esam spiesti tāpēc, lai iegūtu finansējumu, radīt daudz programmas, kas varbūt nevienmēr ir īstenībā veiksmīgas. Par to ir runa, ja? Ka tas ir tāda dzīšanās, varbūt pēc kaut kādas naudas, nevis pēc radošas pieejas. Šeit runājot par programmām, tikai samaksā par to, ka cilvēks... Nē, tas ir labi, bet vienkārši, tad varbūt ir labi, ka samaksā par kaut kādu radošu pieeju visiem, nevis kaut kādiem īpašiem, jo pietrūkst jau tik un tā, saprotiet. Finansējums ir tik, cik ir. Teiksim, viens novads konkrēts ir izstrādājuši visi padziļinātas programmas, un viņi... Paldies Dievam var izdzīvot, bet savukārt tiem vairs nepietiek pārējiem, kuri arī gribētu to Tur nāk klāt, citas priekšmetu Paturpināšu vēl ir viena diezgan tāda pozitīva tendence, manuprāt, raugoties uz šīm programmām un kā viņas tiek licencētas, ka izglītības iestādēs arvien vairāk palielinās šīs izglītības programmas bērniem ar speciālām vajadzībām. Tas nozīmē, ka mēs šos bērnus integrējam normālā skolā. Jā, normālā skolā. Jā, un tas dod naudu viņam. Bet mēs redzam, vienalga, tas ir, ka šie bērni ienāk šajā vidē. Jā? Mēs redzam, ka labi, sasaistam to ar naudu, tur kaut kāds papildus naudu maksā. Tas nozīmē, ka tā programmas, tāpēc, ka ir ieinteresēts, nozīmē, ka šis mehānisms strādā, ja ne? Jūs vienkārši vērtējat viņu kā neveselīgi, saprot, bet strādāt viņš strādā, ne? To mēs acīm redzam. Ja? Bet ja viņu nepalielina vispār, iedomājieties tagad projekciju IKP uz 3-4 labākie gadījumā uz priekšu, no kurienes viņam palielināties? Tas nozīmē, ka viņu iekšēji jāpārdala. No kurienes vēl? Nevar jau dot, kāds atradīs mums ar kargo kuģi naudas maisas, Tas nozīmē, ka iekšēji jāpārdas, tas nozīmē, ka kaut kādu lēmumu jāpieņem. Ja mums ir mācību saturs, es to tā es saprotu, ka koriģējiet mani, ka tagad mācību satura kvalitatīvā īstenošanā ļoti svarīga nozīme skolotājiem un skolotāju motivācijai. Motivācijai būtisks faktors, protams, ir ļaut radoši strādāt un arī motivēt viņu ar atzinību un atbalstu. Ja šis ir svarīgs, tad mums to vajag izdarīt
mums ir naudas tik, cik ir, ļoti vienkārši optimizācijas jautājums. Tas nozīmē, ka kaut kā jārada ir vairāk uz to vienību. Kā mēs to varam darīt? No, tad tagad lūdzu, mēģiniet atbildēt uz šo jautājumu. Jo palikt tajā pašā situācijā, gaidīt, kamēr kāds atradīs naudu, uzskatīt, ka viss ir kārtībā un likt labos darbus tikai tad, kad būs vairāk naudas, nozīmē neizdarīt neko. Nu, ja tāpēc, ka tā ir vienkārši atlikšana. Protams, visa dzīve sastāv no vienas atlikšanas, bet to Heraklītam bija labāk zināt. Zānē pēc tam, jūs taču kaut ko noteikti. Nu, tā kā pa pirmu. Labs ir? Latgalē ir tālāk, ka piedod. Labi, jā. Paldies. Nā, jums veicās. Es pa skolas slēgšanu gribēju tieši. Man ir vārdi. Es atvainojos. Zana ir pirmā. Jā, es esmu Zana Ozola, šodien pārstāvu Latvijas darba devēju konfederāciju. Un es kā darba devējs tieši arī gribēju pateikt pavisam īsi, ka satura visām izmaiņām tomēr ir nepieciešama forma, tas vienojošais rāmis, pārvaldības struktūra, kas ir caurspīdīga, efektīva un optimāla Latvijas apstākļiem. Un gribot, negribot, ir jāatgriežas pie tā, ka ekonomiski pamatot ir mācību gadu pagarināšana. Ekonomiski pamatots ir tas, ka naudai ir jāsako uz skolu un skolēm ir jādod autonomija. Un tad, kad viss šīs lietas būs sistēmiski sakārtotas, tad arī tie satura jautājumi varēs kārtoties. Un tas, ko jūs minējāt, kundze, tajā plangā, dod daudz no tām lietām, tīri skolas iekšēji risināts. Tas nav jārisina ministrijā. Ministrijā ir jārisina struktūras jautājums. Paldies! Man bija komentārs par skolu optimizāciju, jo man ir diezgan sāpīga pieredze ar šo, jo manu bērnu skolu gribēja nooptimizēt. Turklāt to, ko jūs runājat par atlikšanu, viņu gribēja it kā slēgt, bet pārcelt uz citu skolu, apvienot ar vienu citu. Tas ir no Jūrmalas alternatīvā skola. Un daudz, ko jūs runājat šeit par radošumu, par pieeju, par sadarbību ar bērnu, par sadarbību ar vecākiem. Tas ir tas, ko šī skola dara. Bet tā kā viņai ir mazāks audzēkņu skaits, tad arī šo skolu valde gribēja optimizēt. Un tad mēs runājam, teiksim, par skolotāju kvalifikāciju. Te ir arī jautājums par skolu valdes kvalifikāciju. Jo man ir arī ļoti slikta pieredze, jo tajā brīdī, kad mēs stāvējām par savu skolu, kur gribēja nooptimizēt, tāpēc, ka pašvaldībai tā bija izdevīgi. Valstī nebija nekādas ne IZM, mēs runājām, ne kvalitātes dienestam nebija nekādas sviras, lai pašvaldībai pateikt, ka šo skolu nevar slēgt. Un nākamais, kad es runāju ar šī skolu valdes pārstāvi, tad viņi man piemēram pateica tā: mammīt, ja jums ir prasības skolai, ejiet uz privātu skolu, pašvaldības skolu, visu nosaka pašvaldība. Un jūsu pienākums ir atvest jūsu bērnu līdz skolas durvīm 1. septembrī. Un ar to jūsu atbildība beidzās. Un tad vai tāds cilvēks var tiešām graut citām skolām, viņš nav kaut radošumu. Jo jebkura radoša ideja, ko skola izdara, viņa neielien rāmīšos, un tā skola tiek sista. Maršito? Jā. Lielo pilsētu asociācija pārstāv Mārcis Kučinskas. Tā kā es droši vien ne par to, ko vajag, jo vispārējā situācija parāda. Ja viss saka, arī lielo pilsētu viedoklis ir, ka vajag. Ko vajag? Uzlabojums, visu to sadarbu. Labi, es esmu lauku skolas pārstāvis, neiemācījos ķīmiju, fiziku, bija spiests mācīties ekonomiku un kļūt par politiku. Piemēram, jo galvenais taču tomēr ir kvalitāte un tas, ko runā arī darba devēju. Vienkārši man šķiet, ka tas situācija nobriedus un varat rēķināties, ministrs kungs, ka ja tam visam tiek uzlikt saprātīgi mērķi, kāpēc un apspriests, esam gatavi arī balstīt un runāt. Tikai ir tās divas tās lietas, pa ko vērš uzmanību, kad ķerās klāt, pie kā jābūt uzmanīgiem, jo, teiksim, pateikts, ka jūs sadarbosieties ar vienu pārstāvu no reģiona, jūs ko reģionā plēsīsies, ka bet to pārstāvu izdabūs, vai viņš pārstāvēs mazās skolas vai lielās, jo tās intereses ir tik savādas, ka šai gadījumā, acīm redzot, ir jāatlās tie, kas grib diezgan voluntāri bez pārspīlētas demokrātijas, ja grib kaut ko izdarīt. Noteikti man šķiet, ka šīs tieši sabiedriskās organizācijas, kuras domā, noteikti varētu arī
balstīt daudzos jautājumos, tā kā mēs jūs aicinām uz tikšanos ar obligāti, protams, jā. Jā. Bet bija divas lietas, par ko jāuzmanās. Par mēriem un par... Par mēriem nav. Teiksim, bet tā otra, kas bija? Sadarbība ar pašvaldībām savādi. Jautājums par pirmajām klasēm. Kāpēc atstāja? Tāpēc, ka cenās, lai skolas varētu vienkārši piepildīt un neaizslēgt un visu. Un pēc tā visa dzenoties, tas cilvēciņš izaugs atkal pa politiku. Tas ir slikti. Tas ir labi. Es jokoju. Bet te jau tas priekšlikums bija, tā kā tas sadalījums ir saistīts ar bērndārzu, kas citādi finansējas nekā skola, ja izplata vienots princips uz visu sistēmu, tad šo griezienu kā noņem nost. Neko nevar izdarīt ar bērnu skaitu. Tur mēs nevaram atvest kontingentu, ja, un atstāt, ja, tur tā, vai kaut kā radīt. Ja. Bet citas lietas, protams, visiem būtu labs, nekādas reformas nenotiks. Kas būtu? Ja gribēs visiem būt labs, es jau tu gan es esmu parādījis, ka es neesmu. Paldies. Lūdzu. Es neesmu jums, bet kāpēc ne? Jums kaut kas, jūs visi ir leģitīmi dalīgi. Nē, vienkārši es varbūt vairāk jau tā kā sasaunāk un daudz. Nav spiest no lietu. Viss kārtībā. Jā. Nē, te daudz jau tika pateikts, pat nezinu, no kura galva sāk, jo gandrīz jebkura kustība ir uz mūsu iestādes puses. Valsts izglītības satura centrs, protams, ir atbildīga gan par mācību saturu, gan par vērtēšanu, gan par, izņemot par mācību gadu pavērināšanu, gan nē. Bet, un tas mūsu viedoklis šajā gadījumā, es tiešām ļoti piekrītu tam, kad mēs detalizētāk iedzinamies tajos satura jautājumos, kuri dažreiz liekas par sarežģītu vai nelīdzīgi, tur tik tiešām ļoti bieži ir metodikas jautājums, kā tas tiek īstenots, ja, vai tas tiek īstenots klasē, vai pilnīgi neapdomīgi iedodot uz māju, teiksim, visiem bērniem paaugstināts grūtības pakāpes uzdevums, kas skaidri parādīs grāmatā, ka tā nevajag, ja, tomēr gadās. Ja. Tur ļoti bieži tomēr nākas saskaties to, ka tie tiešām metodikas jautājumi. Visnotaļ atbalstot arī radošuma pils iniciatīvas, domāju, ka tas ir viens no veidiem, kā varētu veicināt šīs radošuma izpausmes pedagogiem dažādas mācību priekšmetos. Tajā pašā laikā es, protams, gan arī tādā noskaņā, ka absolūti neuzskatu, ka nepieciešams vēl viens jauns mācību priekšmets, lai to mūsu bērniem veicināt. Tas ir mans ieskats, jo man liekas, ka ir kaut kā ļoti iegājas valstī, ka tikko ir kāda problēma, ja mēs ieviesim jaunu mācību priekšmetu, šī problēma tiks atrisināta un noņemta, kas vairāk kārt ir pierādījies, ka tā tas nav. Bet ir tā, jūs... Diemžēl tā tas ir, jā, bet tas rezultāts nekad tā. Tur droši vien jādomā kaut kāda cita veidi. Kas attiecas par visu, ko jūs teicāt attiecībā par sešgadniekiem un pamatizglītību, tas ir arī tas, ko mēs savā aprobācijas procesā, ko mēs arī pēc aprobācijas procesa noslēguma esam runājuši visās konferences, mēs esam tieši par to, ka nav problēma to sešgadīgo mācību saturu mūs izstrādāt apgūt, tas jādara atbilstošā vidē, tāpat kā jūs sakat, šur tur tā ir skola, kur īstenoši obligāto pirmskolas izglītības programmu, daudz vietā tā ir pirmskola, pat tie veidi, kā mēs aprobācijā novērojam, ir ļoti dažādi, ir pat, kur ir vienkārši 4 stundu nodarbības, tā, teiksim, jaunmārupē konkrēti, ja, vecāki tā. Ir vēlējušies viena tāda grupiņa, ja, vai tas ir pilna diena vai 4 stundas, tas, man liekas, uz vietām risināms jautājums, tā kā, bet noteikti tā vidē būtu jāpaliek, un es domāju, ka tā ir tā lielākā kļūda, varbūt kaut kur diskutējot, ka parādās šis sešgadnieks 1. klasē un automātiski visi iedomājas bērni, kas sēž solā. Es pilnīgi piekrītu, ka būtu jādomā par to, kā 1.–3. klasēs no bērnu no tā sola dabūt vairāk ārā un strādāt interaktīvi, bet tur es atkal piekrītu arī kolēģiem, kas teica, ka gribot turpināt šo soli pa soliem, pedagogs atskās no tā, jo tas darbs ir ļoti liels iegulds. Tik tiešām strādāt integrēti, tas ir pedagogam, tas ir papildus gatavošanās nodarbībām lielākā mērā nekā tas ir strādājot šādā. Vai es te varu to jau pajautāt? Mēs nonākam tādā diezgan sengrieķu apojas situācijā, ka kaut ko uzdarīt, tad vajag papildus priekšmetu, kas nav pareizi, taisīt un radošāk un individuālāk pasniegt. Tas, protams, ir iespējams, bet skolotājiem tam nav laika. Tad ko tad viņi, tad jau vienīgais, kas paliek, ir ņemt kaut ko nost, jo 25. stundu nepieliks klāt laikam. Jaunu priekšmetu to neatrisinās, ja tas ir papildus. Kā tad?
Tad, protams, iedomājas, ka jāpastiep gads, bet tas nozīmē ārprāts. Tad tur ir jāņem kaut kas nost, kā savādāk. Ko tu vēl? Tur ir ļoti dažādas to raudzīties arī par to pašu mācību gadu pagarinājumu. Piemēram, runāt dažreiz skolotāji, viņi saka, ka tīri tā no mācību satura viedokļa. Tas būtu tikai normāli tās 2 nedēļas klāt, jo šobrīd, piemēram, mācību priekšmetu programmas mums ir izstrādāts 35 nedēļām rēķinoties. Ir tā, jā. Un tajā pašā laikā mēs ļoti labi zinām, ka reālajā dzīvē dažādi iemesli pēc, tur ir gan slimošanas, gan vai ekskursijas. Vienmēr tās 35 nedēļas nesanāk mācību priekšmetu. Līdz ar to sanāk, ka tās mācību gadu beigas tāds mazliet tā kā tāds saraustīts, jā, un kaut ko nevar līdz galam izdarīt, bet visu tā kā gribās izdarīt un tā tālāk. Ja, no tā viedokļa vien jau tur pat īpaši nebūtu jādomā par saturu pārstrādāšanas, būtu vienkārši tikai normāli, ka normāli varētu īstenot to, kas šobrīd ir ieplānots. Tas tāds viens no varbūt nepopulāriem tādiem viedokļiem par to apvienošanu vienā programmā vispār interešu izglītība. Jā, protams, kāpēc gan ne, tas būtu tikai normāli. Man liekas, to interešu izglītības pedagogi sen jau ir sūrojušies par to, ka viņi jūtas nedaudz apdalīti, ja viņi ikā stundu sarakstā neredz savu, teiksim, kori. Kas attiecas par vērtēšanu un atteikšanos, ka kolēģis Gorskis teica, nezinu, man liekas, ka šajā gadījumā tur jādomā ir komplekss no visiem mācību priekšmetiem, jo tikko mēs darām kaut kādas izņēmumus attiecībā uz muziku, mākslu vai sportu, tā gribot, negribot, mēs pastiprinām to, kas jau tā sabiedrībā eksistē, ka ir ļoti svarīgie un ļoti nesvarīgie mācību priekšmeti. Ir tā. Tāpat, ja mēs paskatītos, neesmu diemžēl vēl detalizēti iepazinies, bet mums arotbiedrībā stāstīja Malgota Raščevska par savu veikto pētījumu, attiecībā par skolēnu noslodzi arī, un cik, vienkārši jāiepazīst detalizētāk, bet tur laikam pavīdēja tādu domu, ka tā pārslodze parasti saistīta tiem mācību priekšmetiem, kuros ir valsts pārvaldes darbiem. Nevis ar tiem pāriem. Un tad ir atkal jāskatās tiem valsts pārvaldes darbiem, arī iespējams, kad var diskutēt, un ir saistībā ar valsts pārbaudījumiem, tik tiešām varbūt, ka ja ir tā viena nedēļa, vēl viena brīvlaikā klāt, ka tiešām kaut kāda daļa no tiem valsts pārbaudījumiem varētu jau tur notikt, un tāda pieredze, taču neesam mēs vienīgie, gan starptautiskiem bakalaureātiem un tā tālāk. Šādā secībā, Tieši nav runājuši, bet es tam aiziet. Paldies otro reizi. Tikai vienu mazu piebildīti. Šeit tika runāts par speciālajām programmām, ja programmām ar bērnu iekļaušanu. Es gribu tikai piebilst, ka ar katru gadu arvien vairāk un vairāk mēs vērojam to, ka bērni ir ļoti dažādi pirmajā klasē. Ļoti dažādi. Un tāpēc bieži vien tā plaisa starp 5-gadīgiem un 6-gadīgiem arī notiek, jo viņi atnāk pirmajā klasītē. Varbūt pirmskolas izglītības iestādē ar viņiem ir strādājis psihologs, vēl kā savādāk, bet bieži vien šo informāciju mēs skolā nezinām, jo vecāki uzskata, tas ir konfidenciāli un patiesībā nepastāsta to. Un tāpēc tas pirmais gads ir ļoti grūts skolām. Un tāpēc man gribas aicināt padomāt par skolotāju palīgiem, īpaši pirmajā klasē. Mēs ļoti vēlamies, un visur tur, kur ir skolotāji palīgi, tur šīs problēmas ir daudz mazākas. Lielā skola to var atļauties, mazās par to var tikai sapņot. Un otrs, vakar, piemēram, Ogrē bija Dobeles skolotāji un par to, ka skolās nav skolu psihologi. Un tas ir pirmām kārtām, katrā skolā ir jābūt skolu psihologiem, ir jāpēta bērnu spējas, īpaši pirmajā klasītē. Un tā kā man gribas lūgt domāt par atbalsta personālu, skolotāju palīgiem, psihologiem, speciāliem pedagogiem, lai var to darbu patiešām darīt sekmīgi. Un tad iegūs gan tie bērniņi, kas mācās ātrāk, gan tie, kas mācās lēnāk, jo ideāli būtu pirmā klase dažiem bērniem nevis 2 gadu, bet 2 gados. Šeit jūs pieļaujat, ka tas cilvēks atbalsta visos gadījumos, tie visi varētu nebūt visu laiku vienā skolā, ka viņi varētu būt dalītais pakalpojums. Jo jūs saprotat, ja tie liek visā skolā, tas momentā uzsit augšā izdevuma pozīciju, un tad jau ar Dievu... Novada ietvaros var būt mazajām skolām, varētu būt uz vairākām skolām viens, bet tur, kur ir, teiksim, 3 Mēs runājam par skolēnu skaitu, tomēr arī šajā gadījumā apkalpoto, vai ne? Jā, protams. Okay. Ja, es atvainojos, tad jums un tad... Paldies, Inīča Kņēriča, izglītības un zinātnes ministrija. Es gribēju minēt vienu lietu, kas, manuprāt,
manuprāt, ir ļoti būtiski un pie kā, es domāju, mēs atgriezīsimies kādā no šādām diskusiju reizēm, lai kopīgi vienotos par to, ko tad mēs uzskatām par kvalitatīvu izglītību. Visas iesaistītās puses. Skolāni, vecāki, skolotāji, ministrijas darbinieki, sabiedrība kopumā. Manuprāt, tā ir liela problēma, un tā ir problēma tāpēc, ka arī skolotājiem mēs neesam devuši skaidru ziņu, ko tad mēs no viņiem sagaidām. Inīte, mēs varam šito iedot piedāvājumu formātā cilvēku? Nu, tagad vispār. Jā. Vai mēs varam uzņemties to, ka mēs piedāvāsim apspriešanos kvalitatīvas izglītības piedāvājumu? Ok, mēs labi šo pieņemam. Ja? Tā doma ir tāda, ka skolotāji mēs sakām visvairāk streso tajos priekšmetos, kur ir valsts pārbaudas. Tātad skolotājs iedomājas, ka es būšu labs skolotājs, savu darbu labi padarīšu tad, ja mana skola būs reitingu augstpusē, vērtējot pēc valsts pārbaudas darbiem. Tad skolotāji arī domā, ko es vēl varētu izdarīt, sataisīšu pēc iespējas vairāk papīrus. Jo vairāk sarakstīšu, jo es būšu labāks skolotājs. Tā ir reālā situācija. Un šeit mēs nevaram pārmest skolotājiem. Tiešām nevaram. Jo mēs kopīgi neesam definējuši kvalitātes indikātorus. Ļoti vienkāršus, izmērāmus kvalitātes indikātorus, par kuriem mēs runājam katru gadu. Mēs sagatavojam ziņojumu, mēs redzam, kāda tad ir Latvijā sniegtās izglītības kvalitāte. Bet vai mēs varam piekrist, ka tas nav dialogs starp izglītības ministriju un skolotājiem tikai, jo tas būtu sašaurināts jautājums. Te mums ir virkne būtiskiem spēlētājiem, kuru viedoklis par to, kas ir kvalitatīva izglītība, šajā brīdī var arī nesakrist ar skolotāju priekšstatiem, vai ne? Tas nozīmē, ka tas ir nepieciešams, ka tajā sarunā par kvalitātes izglītības pamatlietām vai vismaz minimālu konsensus ir, es varu piekrist, ka skolotājs ir kritisks spēlētājs šajā situācijā, bet skolotājs nav vienīgais dialoga partners, vai ne? No to mums ir nepieciešami vecāki, darba devēja un pašvaldības un tā tālāk. Un tam kaut kādām robežām ir dabiski jābūt, mēs varam to bezgalīgi nevaram šo arī vilkt. Tas ir mums jābūt kaut kādam laika grafikam, kurā ir minimāls konsensus kaut vai par to, kas ir kvalitāte izglītība no tām iesaistītajām pusēm. Ja? Arī tad, ja kādai no pusēm kāda daļa paliek ārpusē, viņi nav iekļaujuši šo te. Okay? Un tad, protams, no šīs platformas mēs varam tālāk attīstīt tos konsensus uz tām pārējām pusēm. Ne? Ja? Ja, protams, viss skatīt. Es ļaušu... Man iespējamā misija, es te dzirdēju daudzas viedokļus, un es tā gribēju nodefinēt pāris lietas, kas no mūsu puses būtu tādas svarīgas. Ir viena lieta šīs skolu beidzot vajadzētu nodefinēt. Ja mēs runājam vispār par mācību saturu, kādas prasmes, tad mēs redzam, šim bērnam vajadzētu būt. Ne tikai šis teorētiskais materiāls, ko viņš iegūs, bet tās prasmes, un ko arī minēja, ka mēs neskatāmies bērna progresu. Patreiz ir ļoti aktīvs bijis šis, skolas strādā ļoti, lai uz rezultātu strādā talantīgajiem bērniem, bet tas, ko arī minēja, ka bērns jau tiek norakstīts kaut kādā posmā, un ar viņu netiek kvalitatīvi strādāts un vērtētas viņa prasmes, varbūt vienam bērnam šīs prasmes gada laikā, uzlabojot atzīmi, kaut vai nosacīt atzīmi, vai kaut kādas prasmes par kaut kādiem punktiem, tas ir ļoti, ļoti labi. Un būtiskākais, man liekas, ir jādod vecākiem šī atgriezeniskā saite. Nevis atnākt vecāku sapulcē, kur vecāki tiek nosēdināti skolas solā, tieši tāpat kā bērni, izstāstīt svarīgākās lietas. Man tā skolas vadība teica, man šīs lietas ir jānodod, un tālāk, kā katrs vecāks to saprot, ar to netiek strādāts. Un būtiskākais, es domāju, ka arī šī sadarbībā ir jāiesaista bērns. Ja ir pārunas, tad ir jāiesaista arī bērns, ka viņš nav nevis kā no malas šī viņa rezultātu novērtēšanā, bet viņš ir kopā ar savu vecāku. Tādā veidā, to, ko arī minēja, varbūt citās skolās nav tā problēma, citās ir, bet arī šajā gadījumā vecāks sapratīs, kādas prasmes bērnam vēl ir jāattīsta, kas viņam palīdzēs šīs prasmes attīstīt. Un tad vēl viena no tāda par to, kad es domāju, ka par kaut kādu kvalitatīvu arī radošu un pils minēja, ir daudzas labas pieredzes, ar ko var skolas apmainīties. Nav jāizdomā jauna programma katra priekšmeta apguvē. Ir labākās prakses, kas veiksmīgi strādā.
Un es domāju, ka šajā gadījumā tādas ārējie spēlētāji varētu arī palīdzēt, ja šī prakse ir ļoti, ļoti veiksmīga, tad zināmā veidā arī viņu materiāli interaktīvos var izmantot, jo rezultāti bieži vien ir labāki arī kaut kādām privātu skolām vai arī kā mums misijas skolotājiem, kad var izmantot arī izglītības ministriju tālāk, ne izglītības ministriju, bet skolas šos materiālus un strādāt ar šo programmu vai ar šīm veiksmīgajām labākās pieredzes pārņemšanu. Tas tādas... Dalīsim tā, kad es sāku lēnā garā nopaļot, tad ir Aija, Marija, Andres un vēl pēc tam arī jūs. Sāksim ar jums varbūt, jo vispār neesat bildes nevārdu, pēc tam par Rīķi. Gundaga Zeņture ir vecāka par izglītību. Es gribētu tāds, dažus momentus, par ko mēs te tā kā neesam vēl runājuši. Ja pie satura izvērtēšanas mēs strādājam, tad es gribētu tieši par mākslas priekšmetiem, kas tiek, kā tādi izklaides priekšmeti nolikt malā. Mazāk stresa, nav jāliek eksāmens. Kas tur cits tas ir, ne? Teiksim tā, tajā pašā laikā ļoti daudz pētījumu par to, ko, piemēram, mūzika dod, jā? Par šo mēs noteikti neizstrēm, protams, jā. Tas nozīmē to, ka, teiksim, man patīk tā ideja par obligāto bloku un tad šī interešu izglītības bloks. Jā, tomēr gan sports, gan, teiksim, mūzika, māksla, viņiem vajadzētu palikt tajā obligātajā blokā. Ko jūs izmestu ārā? Tas ir skarbākais jautājums. Ne? Nevajadzētu mest varbūt ārā. Bet tad visi stāsta, ka apvienojot to, kas pārklājās, jā, dažādos priekšmetos. Piemēram, ētika, audzināšanas stundas, klases stundas. Daudz ir lietas, kas ir it kā viens un tas pats tiek tajās, viens un tas pats tiek apskat. To, kas ir sociālās zinības, viņas diezgan daudz pārklājās šajā posmā. Tā otra lieta, teiksim, ko es gribētu pievērst uzmanību, ir tas, ka mēs runājam tikai par 6-gadniekiem, kur mēs viņus bērndārs skolā, kur mēs viņus pieskaitām. Obligātā izglītība mums ir no 5 gadu vecumiem. Būs no 4, labi. Es gribētu teikt tieši to punktu, ka to programmu, kas ir paredzēta 5-gadniekiem, 6-gadniekiem, ir ļoti grūti bērniem apgūt, ja viņi nav sākuši jau 3 gadu vecumā mācīties. Tātad, ja mums šobrīd pēc likuma 5-6-gadīgo apmācība ir tā formāli, var mācīties bērndārzā, var mācīties skolā, var mācīties mājās, tai pašā laikā būtu svarīgi to no 5 gadu vecuma, ka šī izglītība ir obligāta, ne tikai tādā, varbūt jā, varbūt nē, ja mēs tiek piesaistīt šo bērnu izglītības iestādē. Un tad tie 3 līdz 5, tad tā varētu būt, vecākiem ir obligāti ar viņu jādarbojās. Ideālā variantā, ja ir iespēja ar speciālistu konsultēties, kas šobrīd ir tai 5-6 gadu posmā. Tādā ziņā, jā. Un vēl viena lieta, kas attiecās tieši uz skolēnu slodzi, ir ne tikai izglītības saturs, forma un tādas lietas, bet arī disciplīna skolā. Ja bērns ir nemitīgā stresā, viņš nogurst vairāk. Ja viņš nenogurst stundā, viņš nogurst tajā starpbrīdī. Kāpēc? Tāpēc, ka jāstaigā ar sienām, rociņām, kā? Kāpēc? Kas tur ir? Starpbrīdis nevajag? Starpbrīdis vajag. Ir neliela problēma, teiksim, ar tā. Es lasīju tieši e-klasē šorīt, raksts. Skolā ir samazinājusies fiziskā vardarbība, tai pašā laikā emocionālā vardarbība sit augstu vilnu. Skolotājs šajā situācijā ir pilnīgi bezspēcīgs. Viņam nav mehānismu, kā iespaidot. Ja vecāki nepiekrīt, tad šim bērns ir nepilngadīgs, viņam ir visas tiesības iegūst pamat izglītību, policija neko nevar izdarīt, skolas vadība neko nevar. Viņiem rokas ir sasaistīts. Ja kā bāriņi tieši, ja vecāki nepiekrīt, ja vecāki uzskata, ka problēmas nav, neko nevar izdarīt. Iespējams, ka šajā jomā arī kaut ko būtu vēlams papētīt, likumdošanas līmenī. Tas ir tāds interesants pagrieziens, labi.
Bet daram tā, viens vārds frāze, pēc tam Diānai, pēc tam Marijai, pēc tam... Jā, mēs esam, tieši kā dienas, esam tieši saskārušies ar šīm problēmām, kad, es negribu absolūti mums piekrist, ka neko nevar izdarīt, un arī skolu direktori man apliecinās, ka tā tas nav. Es piekrītu, ka varbūt ir par maz informētības izglītības iestāžu vadītājiem, skolotājiem. Bieži vien tas ir arī fakts, ka varbūt izglītības iestāde negrib šīs lietas iznest ārpus izglītības iestādes un mēģinot kaut kādā veidā šīs lietas sakārtot iekšienē, un tas neizdodas. Vēl viens nākamais jautājums, protams, ir, ka nevienmēr šīm problēmām tiek saulaicīgi piegrīsta vērība. Un tad, ja tas jau ir novēlots process, tad rodas ļoti liels šīs problēmas. Bet nevar teikt, ka šeit neko nevar darīt. Šeit ir pietiekami daudz šobrīd dažādu instrumentu, kā mēs ar to varam cīnīties. Tikai vienkārši par to ir jārunā ar informējumu. Esiet lūdzu tik laipni. Nē, mēs to arī darām. Okay. Iziesim tā riņķi, bet es centīšos tādā secībā. Marija, tad Andrejs, bet sākumā Marija, un tad Ai, un tad jūs. Jums varbūt kaut kāds vārds bildams, un tad Diāna vēl. Jā, vajag daudz. Es paturpinot Inītas, man liekas, izcilu domu par to, kā pirms mēs kaut ko darām, jāvienojas par to, ko mēs uzskatām par labu rezultātu. Daži uzskata to par sabotāžu, tāpēc, ka nekad nevar vienoties, līdz ar gan tas nenotiek. Ja? Es piekrītu, ka nevar varbūt 100% demokrātiski izvērsti akadēmiski vienoties, bet kaut kā jāvienojas. Es domāju, ka pašlaik, ņemot vērā, ka mēs esam ministrijā, nevis pašvaldībā vai skolā, mums iedomā par politikas instrumentiem, kā to ietekmēt. Realitāte ir tāda. Politikas instrumenti pašlaik skolotājiem prasa vairāk atskaitīties un darīt visu precīzi tā, kā iedomājas tie, kas viņu kontrolē, kas ir, piemēram, tematiskais plāns, kuram jābūt noformētam noteiktā veidā, kaut gan ministru kabineta noteikumos tas nebūtu precīzi nav pateikts, bet realitāte ir tāda, ka instruktors nāk un jautā. Te man blakus ir skolotāji un apsteigti, ka tas tā ir. Un, piemēram, ja es savu tematisko plānu, ja es būtu skolotāji uz postīt lapiņām kaut kur uz sienas pielīmētu, man tas strādāt ļoti labi palīdzētu, bet baidos, ka skolotāji mani sodītu par to. Tas ir viens. Otrs ir nemazāk svarīgs aspekts. Tas ir tas, ko tiešām mēs sagaidām, ka A un B rezultāti valsts eksamenos vai centralizētos, kā viņi saucas, ir tas, dēļ kā skolotājs strādā. Jo tas ir tas, kas tiek vērtēts. Ja viņš izvilks no D uz C vai no D uz B 3 skolēnus savā klāsā 3 gadu garumā, to neviens viņam ne algā, ne citā veidā neatnāks un nepateiks paldies. Vecāki varbūt pateiks, varbūt arī nē. Respektīvi tas, man liekas, daļēji ir ietverts pašreizējā jaunajā piedāvājumā par kvalitātes pakāpēm, kur ir individuālais darbs un konsultācijas un tā tālāk, kā skolotājs rīkojas ar šīm lietām, tur ir iekļauts, ka viena no kvalitātes pazīmēm. Man liekas, ka šo vajadzētu varbūt vēl papētīt, vai tur pietiekoši tas ir iekļauts, bet ka tam būtu jābūt par vienu no pamatiem, vērtējot skolotāju darbu, ir pilnīgi noteikti. Okay. Un tas, protams, prasa citu monitoringa sistēmu. Un par monitoringa sistēmu, runājot, ņemot vērā, ka tā ir viena no jūsu prioritātēm, es domāju, ka mēs nevaram visu izgudrot paši šeit uz vietas, bet tomēr EU 2020 tie radītāji, par kuriem tur ir runa, kā viņi sauc, dropouts, nevaru latviski uzreiz pārtulkot, pamat izglītību saulēcīgi nepabeigušie bērni. Un tam līdzīgi. Ja tas viss šīs lietas, kas tur ir sociāla iekļaušana, respektīvi caur izglītību, tas neveidojas no atzīmēm A un B valsts eksamenos. Tas veidojas no pilnīgi citu darbības veidu vērtēšanas. Un tam jābūt skolotāju darbu vērtēšanā attiecīgi pirmajā vietā. Vienkārši jūs piedāvājat būtiski citus kritērijus skolotāju darbu vērtēšanai un arī mainītu monitoringu sistēmu. Tā es saprotu. Jā, ka tas varētu veicināt arī izmaiņas saturā un tas, kā tiek organizēts mācību process, skaidrs, Jāli? Es gribētu divas lietas, cenšoties ātri, kaut gan sakāmā būtu ļoti daudz. Viens ir profesionalitāte un otrs ir komunikācija. Arī šodien mēs runājam par to, kā skolai vieglāk, ka skolai grūti pirmajā klasē bērni sanāk dažādi un tā tālāk. Mums ir beidzot jāsāk runāt par to, kas ir bērnam un skolēniem vajadzīgs. Un mums ir profesionāli argumenti, un ja mēs, kā pieredzējuši pedagogi, runājam par to, ka labāk ir strādāt interaktīvi, jo tā ir interesantāk, tad es domāju, mēs esam ceļa pašā sākumā, jo interaktīvi ir jāstrādā tādēļ, lai mācību process būtu kvalitatīvāks un rezultāts būtu labāks.
Un tad nav vairs pretrunas starp kvalitāti un procesu. Bet tas publiskajā diskusijā ļoti reti izskan. Un arī skolotāji stāsta vecākiem, kā ir interesantāk. Un vecāks saka, man nevajag, lai interesanti, man vajag, lai iemācās. Un mēs nesaliekam kopā šīs lietas. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Un tas tā kā sāk... Ka nosēdināt visu Latvijas tautu un stāstīt, ka tagad ir savādāk? Mēs varam izdomāt interaktīvāku sēdes, ko Latvijas tauta darīt, bet tas ir tas, ko es gribu teikt. Šīta komunikācija, kas nāk arī no ministrijas puses, gan skolotājiem, kur paslavē par to, ka viņš patiešām dara ne tos centralizētos eksāmenus tikai, bet tās daudzpusīgās lietas. Mēs redzam, ka viņi ir ļoti laimīgi īstenībā. Un mēs ik viens esam laimīgi, ja mums pasaka paldies par labām lietām, ne tikai par reitingiem. Un otra lieta arī tiešām komunikācija ar sabiedrību, balstoties uz argumentiem un tām fantastiskajām pedagoģiskajām un smadzeņu darbības pētījumu un visām ziņām, kas mums šodien 21. gadsimtā ir. Mēs kādreiz sakam, ka pie zobārsta neviens negrib iet atpakaļ uz veco laiku krēslu, ja? Bet skolānis, kāpēc mums liekas, ka joprojām vai grūti un sarežģīti un jāizcieš, ja? Un tam būs laba kvalitāte. Jā. Saprotiet, nav vairs tā, ja? Un daram kaut ko, lai to apziņu un to procesu izmainam, un tad tas rezultāts būs. Jā, Andrej, pēdējā reize, man jāsaka, šoreiz. Un pēdējā reize. Jā, šoreiz. Okay. Dažas lietas, kas ļoti interesants man likās par to disciplīnu, ko jūs teicāt, un es varu pateikt, ka starpbrīžos nogurs ne tikai skolēni, bet arī skolotāji. Man kundze tikai tādēļ iet projām no skolas, ka vairs to nevar izturēt. Es nezinu, kā to atrisināt, bet tas disciplīnas jautājums, ja, ko jūs te pirmīt aizkārāt, tas ir viens ļoti interesants. Tas jāpēt. Otra lieta par to centralizēto eksamināciju. Redziet, tad, kad mēs viņu ieviesām no Skotijas, mēs paņēmām tikai vienu šīs sistēmas daļu, proti rezultātu novērtējumu. Bet tie, kas zina to lietu, saprot, ka Skotijā mēra arī šo dinamiku skolēnu. Viņi nomēra sākumā, un tikai tad mēra beigās, un tad skatās arī šo aspektu, kā viņš ir izaudzis. Vai tas no D, no E un tā tālāk. Tas ir te. Par noslodzi. Es domāju, viena direktors, ko man teica, viņš teica, jā, skolēni ir noslogot, bet kad? Pāris reizes gadā pirms ieskaitas. Tad pa nakti, pa galvu, pa kaklu. Bet kur paliek regulārie mājas darbi? Mēs tātad ļoti esam pret mājas darbiem. Mēs sacenšamies par nepopulārākiem viedokļiem. Tad mans nepopulārākais viedoklis būtu tas, ka mājas darbi ir tomēr vajadzīgi, jo viņi rada sistemātisku mācīšanās. Jūs saprotat, ka jūs aizieties darbā, jums taču neliks strādāt tikai reizi mēnesī uz ieskaitu. Jums jāstrādā būs katru dienu. Protams, to var risināt citādāk, neatstājot tos mājas darbus tieši uz mājām, bet pēc stundām un tā tālāk. Ja? Bet, saprotiet, tas atkal ir, tad ieskaišu sistēma, bet kā viņi korelē ar mājas darbu sistēmu. Ja? Tā ir tā lieta, kas būtu jāstrādā. Tad par tiem instrumentiem, kā radīt šo atbalstu sistēmu inovatīvai praksē un tā tālāk. Es jau ministram iesniedzu vēstuli, viņš arī man atrakstīja, kad viens no veidiem ir šī inovācija politika, vai atbalstīt tos pedagogus, kuriem ir ko teikt, bet iedot viņiem drusku naudiņu šeit to projektu. Iedosim. Okay. Bet problēma jau tā, ka šobrīd, piemēram, VIA, tur tie inovatīvie projekti pat netiek klāt viņiem, tur speciāli jānāk ar disku ierakstīt. Tas ir viens. Tad vēl pedagogu apmācība. Ja, tad es lūgtu jūs saprast, ka kvalifikācija, tas ir kaut kas viens, ko pedagogam piešķirt, bet to, ko mēs attīstam, tā ir profesionāla meistarība. Kādreiz jau tas bija diskutēts, bet mēs jaucam jēdzienus. Ja? Okay. Jā, tas bija ilustrācija, cik dažādi viedokļi cilvēki sēdā pie viena galda. Ne tā, lai jums nebūtu pārliecības, ka es esmu viens un pārējie saka vienu to pašu. Nav tā. Ja? Jūs te sēžat maigi, nevajag mājas darbā. Diāna, un tad pēdējais jautājums man jums visiem un visu. Par tiem pašiem mājas darbiem runājot. Mums darbā visiem ir pilnīgi liekts ņemt darbu uz mājām. Tad kāpēc mēs saviem bērniem jau no mazotnes iebakstam, ka jums ir jāņem darbs uz mājām? Es domāju, ka tiem mājas darbiem ir jābūt pilnīgi dažādā formā. Nevis mēs atzīmējam, cik skudrai ir kājas, ar ķeksīti darba lapā, bet izejam dabā, atrodam skudru un izskaitam viņai kājas. Tas nozīmē, ka mēs varam tieši tā. Kā es varu zināt, kā aizgāju? Ok, bet tāpat laikā tas ir arī laiks, kad nevis vecāki sēž un kopā baksta to darba lapu, mēģina saprast, kas ir jādara,
bet mēģina sadarboties, kaut kā iet kopā. Un tāpat laikā man skolā pašai ir bijis tā manā pirmā ģimnāzijā, ka mēs vienu nedēļu pildījām tikai matemātikas projektu mājas darbus, otrā nedēļā mums bija latviešu valodas mājas darbi, bet tie nebija vienkārši mājas darbi, kur mēs uzrakstām teikumu priekšmets, izteicējs un tā tālāk. Tie bija pētnieciski darbi, un pēc tam mēs nedēļas beigās katrs prezentējam un viens no otra mācamies. Arī tas it kā ir mājas darbs, bet tas nav tādā klasiskā izpratnē mājas darbs. Nevelti tikko sastrēguma stundā bija jautājis students puisis, kurš bija pilnīgā šokā, redz, kā man te tagad jāraksta referāti. Viņš nekad to dzīvē īsti nav darījis. Ne viņš māks sev prezentēt, kā viņam tur pēkšņi prasa, ne viņš māk to darbu uzrakstīt. Tātad tiem mājas darbiem ir jābūt nevis vienkārši atrakstam tagad 28. reizi vienu to pašu uzdevumu, bet tā. Un vēl es ļoti gaidu, kad mēs Latvijā ieviesīsim katrā skolā šo dažādo līmeņu sistēmu. Tas ir tieši tāpat doma, ka pieņemsim matemātikā, bērni sadalās nevis klase A, B, C, bet katrā priekšmetā viņi sadalās pa tiem līmeņiem. Tagad nāk latviešu valoda, atkal sadalās pa līmeņiem. Lai katram bērnam ir iespēja būt tam pirmajam ciemā, tas, ko mēs te runājam par skolotājiem, ka katram gribās būt. Man meita jau 2 gadus mācās Anglijā, un tas ir tik fantastiski, ka 15-gadīgs skuķēns var zvanīt un stundu runāt par izglītību, par to, kā viņiem tas viss notiek. Un tas ir kolosāli piemēri. Es pirms noslēgt gribēju 2 novērotājām palūgt, vai jums ir kas piebilstams? Ļoti daudz jau te ir runāts, un to problēmu izskanēja atkārtoties arī negribētos, bet, ja tā tieši no viedokļa, man tie mājas darbi arī iegriez. Es vienkārši nevaru saprast, kas tas ir mājas darbs, kāpēc skolnieks atnāk mājās, un tagad viņam jāsēž un jāpilda katrā priekšmetā tik daudz. To varēs tiešām izdarīt vai nu stundas laikā. Ar stundai viņi nevar, jo tas saturs ir pārslogots. Es varu teikt, es nezinu to jēdzienu, kurā ministru kabineta kaut kādos notiek vai kaut kur tas jēdziens ir atrunāts, kas ir mājas darbs. Es nezinu. Bet kā jūs domājat, vai nebūtu tā, ka labāk šito visu tā kā novākt, ja? Neatrunāt un ļaut skolām pašām tā kā noteikti? Jums neliekās, ka tas būtu vērtāk, nevis tur detalizēt vairāk? Okay. Ja, es domāju pēc idejas tādā ziņā, ka novākt ekspektācijas, ka vispār kāds tā kāda. Tā tad nav obligāti. Tā mums, cilvēki mācījās 30 gadu atpakaļ, domāju. Vai jūs stāstās? Jā, es no pašvaldības savienības un gribēju parunāt par vēl dažām lietām, bet tad ar sāktos jaunu diskusiju. Mēs esam nospriedām šodien. Būs gana, ja? Būs gana. Es tikai gribu nosaukt tematu un varbūt nākamā reize. Tā ir profilvietas izglītība. Kas aptver tikai 2% bērnu, paņem daudz līdzekļu. Un, manuprāt, šobrīd ir neefektīvi un tur lauž šķērs. Viena daļa tāds ir cits ministrijas paspārnējā. Varbūt tas ir nepieciešams koncentrēt vienā, varbūt kādas ministrijas apvienot, kas viņiem visu laiku draud, ka vajadzēs apvienoties 2 ministrijām, lai beidzot sakārtot šo lietu. Tas ir mūzikas mākslas skolas un sporta skolas ir jums, jā? Jā. Bet tas ir tāds temats, kas ir pilnīgi cits vai nevar būt, bet varbūt arī nepieciešama integrācija. Jo tur tiešām arī pašvaldības ieliek ļoti daudz līdzekļu šajās skolās, un ir dažādi piemēri, kur viņas ir ļoti labas un veiksmīgi strādā, bet tomēr man ir satrauc tas, ka tur ir pārāk mazs saudzēkņu skaidrs aptvērts šiem līdzekļiem. Tā ir elitāra izglītība. Jā, un finansējuma. Jā, un vēl? Tā ir viena, 2 tēmas, jā? Otra tēma par to skolu tīklu, kas pašvaldības ļoti satrauc. Un satrauc tas tādu novērojumi, ka skolas paliek ar vienu retāk uz teritoriju. Mums drīz būs Latvijā tāda apgabala, kur būs par 100 km skolu. Un tā ir pieejamības jautājums, un es te negribētu, ka notiktu pārsteidzīgi šīs tīkla samazinājuma blīvuma dēļ, vai ne? Un tur ir nepieciešams subsīdijas, ja valstiskas programmas, ko jūs sūta. Kaludzu? Protams. Varbūt kaut kur šitā ir, jā. Tas ir tās 2 tēmas, ko mēs noliekam. Mans piedāvājums, ņemot vērā, ka tas ir laiks, ko es solīju un apsolīju, jūs rēķināties, ir sekojošs. Viens, te ir virkne ar pietiekami konkrētām
piedāvājumiem, kurus mani kolēģi fiksē un pret kuriem dažiem jau ir mums risinājumi. Nav tā, ka risinājums. Attiecībā uz inovācijas fondu, tomēr ir iecer un ideja par risinājumu. Uz 3 un 5 gadīgiem patiesībā mēs esam izrēķinājuši, ka principā mēs varētu saspringstot, būt uz 14. gadu jau pārliecināt kolēģis tālāk un nomaksāt pedagoģisko darbu no 1,5 gada. Jā, bet tas principā jau ir iespējams, tas nav tikai sapnis, bet mums ir tā kā sarēķināts, ka tas ir ceļāma lieta tādā ziņā. Un tur ir kaut kādas iestrādes mums ir. No 13. jau būs labāk un vieglāk, jo arī tur ir 6 gadnieki, ja mēs izlemjam, bet tad ir 5 un 4, var tas, kas tagad ir 5 un 6. Nu, un tā mēs patiesībā varam novēlties līdz 1,5. Tādēļ, par ko es tagad mēģinu teikt, arī par ka ir noteiktas reakcijas uz to, ko jūs izteicāt kā konkrētus risinājumus, lai organizāciju mainītu, vērtējumu sistēmu mainītu un nomotivētu. Ir lietas, kurās mums nav vēl atbildes, tas arī taisnība, bet ko es no savas puses saku, mēs tad nolistēsim un nezinu, vai mums jau ir pieejams visi jūs tā kā koordināts, un tad darīsim zināmas savas manu kolēģu īsās atbildes uz konkrētiem tādu veidu jautājumiem. Otrs, izskatās, ka tomēr tas nepieciešamība formulēt kolektīvas izpratnes platformu par pamatlietām izglītībā laikam ir vajadzība vismaz sabiedriska konsensusa pamēģināšanu sasniegt, kas var izskatīties arī kā viena A4 lapa par pamatlietām, par ko Latvijas sabiedrība vienojas attiecībā uz izglītību. Tādas pieredzes un prakses ir bijušas citās valstīs, ka to ka piedāvā un tad izdiskutē un dabū to pamatu sarakstu, par ko tas sabiedrībā ir skaidrs, kas ir skolotāja vieta, kas ir tur prasmes, kas ir izglītība un kas ir kvalitatīva, kur ir vieta profesionālai. Tur pamat tādas lietas. Ja? Kad mēs acīm redzot varētu uz to iet un tuvāko mēnešu laikā šo procesu virzīt tā, ka var gan ne tikai piedāvāt, izdiskutēt un iespējams jau dabūt kaut formātu, kā piekrīt. Tur ir dažādi. Var taisīt fórumu, var taisīt aptauju, var taisīt strukturētu dialogu ar svarīgākajām grupām un panākt, izpratnes kopumu par to mēs arī darīsim. Trešais, es saprotu, ka ir virkne ar tēmām, kuras mēs varētu strukturētāk pielikt pie sarunas, ja jums būs interesi atgriezties pie šā, jo es te nenāku dzisināt ar jums moti, es gribu dabūt cilvēks, kas iesaistās un tad kontributē mūsu procesam. Kā savukārt nozīmē no mūsu puses, mēs noformulēsim nākošajā reizē, ja jūs atnāksiet, es ceru, ka atnāksiet, jau piedāvājumu, ko jūs varēsiet izkritizēt un tā kā tos secinājumus un piedāvājumus nākšo reizi. Tas būs, negribu laismīgi atlikt, būtu labi kaut kādu reizi mēnesī saglabāt, 1,5 stundu var jābūt, ka var izplēst, cilvēki var pievienoties ar Skype iespējams, ja viņi savādāk nevar. Ir organizācijas, ar kurām es divpusējā veidā turpināšu dialogu. Jūs paši ziniet, ja, ka tāda ir. Tā kā tas arī vēl paralēli nāk šim procesam. Un pēdējā lieta, es tomēr lūgtu jums nākšais reizē padomāt, tas laikam galīgi nepiāriski būs, ja? No kā mēs varētu atbrīvoties visā tajā pasaulē. Katram padomāt, no kā mēs varam atbrīvoties, domājot tātad nevis pieliekot klāt, bet no kā varam atbrīvoties. Skaidrs, ka par kādām lietām mēs nespēsim vienoties, kādām vajadzēs vienu nomest, citam citu, bet tā ir arī varbūt neierastāka domāšana, bet varbūt padomājam, no kā mēs varam atbrīvoties un darīt mazāk. Standartus, rīkojumus, saturu, kaut ko, kā mēs varam samazināt. Tad mēs varbūt varēsim iegūt telpu vai pārstrukturēt resursus un iespējams šādā veidā necerot uz milzīgu naudas pieaugumu. Ja? Sameklēt to rezervi, ar ko mēs sākt varam motivēt un parādīt procesa gaitu un arī skolotājiem. Lielas paldies un atvainojiet, ka mēs tik strauji beidzam. Lai jums laba nedēļa atlikusi un priecīgs Ziemassvētkus.